man jau sieva ir atkodusi, ja es pasaku, ka es būšu 3 stundas treniņš, tad viņa principā vienmēr pieskaita vismaz stundu klāt. Un es kvalificējos tajā gadā. Bet man tur gāja sasodīti smagi. Es principā vienīgā reize dzīvē, kad es vispār nokāpu, izstājos. Pats Cape Epic īstenībā nebija grūtākais. Pārcietīsim tās nometnes, nospraustās, kādas mēs bijām salikuši tajā treniņplānā. Un es redzu, ka Toms uzšauja. Un kaut kas tajā grupā pasaka, principā latviski, ok, gonka beigusies. Un tad es saprotu, principā tas brīdis, kad ir jāšai pakaļ. Un tad mēs braucām kaut kādi 6-7 cilvēki. Un neviens jau neko citu, tur visi ārzemju braucēji, viņš man saka, klausies, kā tu jūties uzsīt? Es saku, tā. Un viņš saka, es tev ievilkšu uz finišu, ja kas, ja šitā aizies, es tev ievilkšu uz sprintu, tu varēsi? Šobrīd jau viss, es jau esmu pensionārs. 26 tu man tikko teici. Tad tur kaut kur pa vidu pēkšņi zaļš, kaut kāds nesaprotami vulkāni, sniegs. Kā mēs arī ar sitienu atkal sāksim? Ar kaut kādu klēpu. Es nezinu, kas man jādara, jūs sakiet. Šis būs sākums. Trešā sērija zem ķiveres. Mums ir cilvēks. Viņš ir viens no atlētiem, kur ne tikai pārkāp robežas, bet viņš tās arī pārzīmē. No Pjončanas Olimpisko spēļu stadiona dzirdētiem starta šāvieniem līdz tam brīdim, kad Dienvidāfrikas putekļos uzripoja uz Cape Epic piedestāla amatieru konkurencē kā uzvarētājs. Sportists, kurš savā dzīvē piedzīvojis 2 profesionālus sportus, krasi dažādās disciplīnās un tomēr abos sasniedzis virsotnes. Cilvēks, kurš šobrīd dzīvo Liepājā, vada savu fizioterapijas praksi kopā ar sievu Lauru un paralēli trenē jaunos sportistus, veidojot nākamo Latvijas sporta paudzi. Cilvēks, kurš pēc smagiem karstumiem kritieniem un maratona distancēm spēja izteikt teikumu, kur gribētos ierāmēt. Es vēl spēju progresēt. Viņš ir Latvijas čempions kalnu riteņbraukšanā, Latvijas gravela čempions, neskaitāms Ivas MTB seriāla uzvarētājs. Un viņa 2024. gada uzvara Cape Epic amatieru grupā ir viens no skaļākajiem aizdīto gadu notikumiem Latvijas riteņbraukšanā. Un šodien, var likties, kad ierakstot ChatGPT nav tāda cilvēka, bet šodien mums ir šāds cilvēks, un tas ir Oskars Mužnieks. Sveicināts. Jā, sveicināts. Kā pats sevi raksturo, vai kaut kas nepatiesi, vai viss pa tēmu? Es domāju, viss par tevi, daudz ko par sevi uzzināju. Atgādināju, bet aizmirstu pieminēt, kad Vivas MTB maratona mēbele, man liekas. Mēbele? Tā tu sev sauktu. Jā, bet man liekas, es startēju šajā maratonā jau ļoti sen. Būtu interesanti zināt, no kura gada. Es tieši gribēju pastīties, mēs varbūt paralēli vēl kaut kur piemontēsim beigās. Es nesanācu man apstīties, no kura gada tieši tu startēji, vai kur tev sezona jau būtu sanākusi, bet es pieļauju, ka rekords sitas es pāri visus. Jā, ja tā labi padomā, es domāju, no kaut kādiem 20 gadiem, ja mēs šobrīd jau pēc nedēļas paliks 36 gadi, ir kāds laiciņš, tā kā šajā burbulī riteņbraukšanas esmu dzīvojis jau gana sen. Bet kā pats jūties? Lieliski, vēl joprojām. Tas cipars baida, nebaida, vai liekas, ka tā arī ir, vai liekas, ka ir uz 26 vai 46? Starp citu, tieši nedēļas vidū ar klientiem smējāmies, neatceros to sarunu, kā viņa sākās, bet runājām par vecumu. Un tad es iegāju Garmin. Tur ir sadaļa, kur rāda fitnesa vecumu. Jā. Un Garmins man dod 26 gadus. Labi, bet cik tev Spotify Wraps rāda? Tikko bija visiem Spotify Wraps. Zini, ka tur apkopotās dziesmas, un tur visiem ir gadus rādi. Nepastījies, Spotify? Mēs varam pēc tam apskatīties. Mēs varam, tu arī, jo tur viņi smieklīgi, tur pēc tavas mūzikas gāmas pasaka, cik vecs tu esi. Man parādīja 60 gadus, pieņemsim, ka man ir 60 gadu pēc mūzikas gāmas. Tas Raimonda Paula gabals klausās. Tad tā arī. 26, tas nozīmē, ka vēl kādus gadus redzēsim tev uz riteņa. Es domāju, ka noteikti. Es savādāk nemāku dzīvot. Bet labi, ķeramies pie pirmās tēmas, kura mums ir 2025. gada sezona. Kā jūtas sportists, kurš tik ilgi ir virsotnē? Kā pagāja 2005. gada sezona? Pašam personīgi man. Sāksim ar to, ka tā sezona, šādu sezonu es īstenībā neatceros, ka ir bijis. Es viņu nosauktu par tādu lietas sezonu, kaut kādu slapjo sezonu. Laikapstākļu ziņā. Laikapstākļu ziņā, jo tik daudz pa dubļiem. Es neatceros, kad pēdējā reize sanācis braukt. Tā kā man tā sezona tādā kontekstā nepārāk patika, jo man nepatīk braukt pa dubļiem. Bet kopumā sezona īstenībā lieliska, arī priekš manis. Es neteikšu, es esmu tagad progresējis šajā pēdējā gadā, bet nebija man tādu ļoti ambiciozu mērķu.
šai sezonai, bet izdevās uzvarēt Rīgas MTB maratonā, kas, protams, vienmēr ir patīkami. Tā ir bijusi tāda mana pamatdisciplīna, MTB maratons. Tad arī bija jauni izaicinājumi, arī graveli. Graveli ienācis pasaulē ļoti strauji. Un, ja es pirms 2 gadiem es vēl smējos par graveli, kas tas tāds priekš kam man, labi, graveli ritens man bija, bet, graveli sacensībās es noteikti nebiju, iedomājos, ka es startēšu, tad būtībā, jā, šogad vismaz pussezona pagāja graveli notī. Tieši Igo Japiņa tajos maratonos, tur startētajā graveli distancē pareizi, ne? Jā, tur es nesavācu kopērtējumu, bet 5 posmos man sanāca nobraukt. Kā tev pašam tagad uz šoseis riteņa arī uzkāp vai tikai gravelis un MTB ritens? Šoseis ričuku es īstenībā sezonas sākumā pārdevu, tāpēc, ka tas gravelis ir tik labs, ka vairs neprasās šoseis velo, ja nebrauc sacensībās. Un viņš arī gan ātrs, un tad es dzīvojot Liepājā, man ir visu laiku jāskatās tālumā, tur grants ceļi. Mēs smejamies parasti Kurzemē, ja tu brauc, tu vienmēr skaties tālumā, jo tev vienkārši ir tik daudz klajumu, un tie grants ceļi ir tik forši, viņi tik labi ripo. Ar MTB ritenī bišķiņ pa lēnu, un tad es braucu īstenībā diezgan daudz, pat lielāko apjomu es veicu tieši uz graveli velo pēdējā gadā 2. Un kurš pašam labāk patīk gravelīts vai MTB? Vai tas ir atkarībā no noskaņojuma, laikapstākļiem, treniņu plāna droši vien? Tieši tā, visdrīzāk tas ir atkarīgs vairāk no treniņu plāna. Ņemot vērā, ka es gatavojos šogad tādiem lieliem pasākumiem uz graveli, tad attiecīgi es arī braucu tos garos treniņus ar graveli ričuku. Tad, kad es gatavojos tur XCO krosam vai MTB maratoniem, tad es izbraucu, protams. Bet īstenībā salīdzinoši maz sanāca ar MTB šogad braukt. Tik maz nav bijis pirms tam. Labi. Pakomentē par cyclocrossu vai CX-u saucamo. Šogad arī startēja tajās sacensībās, vai ne? Viņi ir, kā mēs pirmajā epizodē no Toma Marksa dzirdējām, ka esot labi reanimējuši šo ieskaiti. Kādi pašam komentāri? Tā bija totāli spontāna ideja. Tā kā es būtībā savu sezonu biju beidzis jau apē, ar MTB simtiņu. Tas bija tāds deadlines, un tad es gāju off-seasonā. Biju, Čehijā, Prāgā. Jau bija tādā rītīgā off-seasonā, jau tā teikt, iedzēru aliņu un uzēdu arī kaut ko neveselīgāku. Tādā režīmā aizgāju, un tad bija tā, ka man pāris klienti brauc šos cyclocross seriālu, tā kā viņi piedalījās šajā Latvijas seriālā. Un man sakrita tā, man arī Toms prasīja, vai tu būtu gatavs uzstartēt. Es tikai teicu, jā, un tad es prasu, kad ir Latvijas čempionāts. Viņš saka, novembra sākums tas bija. Un tad man sakrita tā, ka man tur bija viena tāda operācija, kuru loģiski es nevaru apvienot. Un tad es teicu, sorry, Tom nākošu gadu, bet man to operāciju pārcēla par 2 nedēļu. Un tad es vienā treniņā braucu pa mežu un tādām foršām dinamiskām taciņām arī ar graveli ričuku. Un es tā jūtu baigi labi kaut kā, man tas feelings uz tā ričukā. Un es tā apstājos tajā brīdī, izvelku telefonu ārā. Un es zināju par to seriālu, un es tagad domāju, visdrīzāk viņš kaut kur tepat Dobelē, kaut kādas gonkas Kuldīgā. Un es skatos, pēc nedēļas ir Kuldīgā mači. Blakus. Es aizbraucu uz mājām. Es uzzvanu uz veikalu, prasu, vai ir pieejamas cyclocross riepas. Nākošajā dienā viņas jau man bija Omniva pakomātā. Es viņas uzbortēju. Tāda bija tā spontānā ideja, bet, protams, ka es nebiju. Es jau biju mēnesi būtībā vienīgais. Es braukāju tikai uz darbu un atpakaļ ričuku. Es braucu ar rolleriem, protams, es skrēju, gāju uz zāli, bet forma jau bija nokritusies. Bet Kuldīgā kaut kā es to formu uzvaru izžmiedzu, tā teikt. Ar lielām grūtībām, ar krampiem kājās. Nav viegli tas cyclocross. Un pēc nedēļas Latvijas čempionā tur bija nedabūja to savu ritmu, bet īstenībā bija forši. Tā kā vajag vairāk pagatavoties. Bet arī nākamgad domā, kāda tā sajūta patika kopumā, vai bija tāds foršs pamēģinājums, bet tomēr MTB un gravelis ir priekš manis vairāk. Vajag pamācīties vairāk par smiltīm. Pabraukt, jo barjerām pāri, droši vien lēcēs. Tas tīri papraktizēt, jo tas tomēr ir bišķiņ specifiski. Tur nav tā, ka tu min visu laiku konstantā jaudā, te visu laiku ir sarostīta jauda bišķiņ.
Un tas gravela ritenis, viņš īstenībā priekš cyclocross arī nav varbūt tik mega piemērots. Tomēr tā ģeometrija atšķirās tiem riteņiem. Jā. Tā kā arī tas noteikti nospēlēja. Tur. Nākamreiz ar šoseinieku. Bet starp citu, man liekas, senāk Džeki tā arī darīja. Vēl joprojām jau viņi arī protams, tieši tā. Tā kā tie pirmsākumi tādi arī bija. Bet nezinu par nākošu gadu. Es saku, es jau tikko izstāstīts, tik spontāni, kāpēc gan arī nākošu gadu kaut ko tādu, ja būs seriāls. Protams, ka būs. Es domāju, ka nevajadzētu. Vismaz Toms pirmajā epizodē teica, ka būs šo, tā kā jau, ka tur tev redzēsim arī. Ejot tālāk, kas ir tas fundamentālais pamats, kas tev padara tik nemitīgi, spēcīgi? Pastāst par savu fizisko pusi, kas tevi uztur, kā tu esi arī aizbraucot atpūsties uz Čehiju, kādam var likties, tagad man vajag atkal 3 mēnešus, lai atgūtu to formu. Tev tur pāris treniņu un esi atpakaļ. Kā tas? Zini, kā man no bērnības jau vienmēr ir sanākušas visas tās. Es jau skolā labi krosus skrēju un kaut kā sāku ar sporta spēlēm, bet beigās atapos tāpat biatlonā. Es domāju, tā pamatbāze, kas man ir no tā sporta veida. Un es biju tāds, kas vienmēr arī, kad es biju jau pusaudzis, man vienmēr vajadzēja izdarīt vairāk par citiem. Un noteikti tā ir disciplīna. Mežonīga disciplīna, kā man sieva teica. Viņa no malas labāk redz. Es jau tā vairs tās lietas. Man tas ir tā iegājies jau asinīs, ka, ja es ieplānoju kaut ko, tad es daru. Un tad ir tāda zelžainā disciplīna, tā darba ētika. Ja es, teiksim, nospraužu mērķi, kaut vai tas būtu dažreiz spontāns, tāpat es vienmēr pieeju, maksimāli cenšos profesionāli nepavelti. Mani senāk sauc par amatieris ar profesionālu attieksmi. Tā kā es spēju ļoti labi, man liekas, salikt to savu dienas plānu, lai es vislabāk progresētu šajos apstākļos, kad es esmu strādājošs cilvēks. Man ir ģimene, sieva, 2 bērni. Jāmaksā rēķini, tā tālāk, uz darbiņu jāiet, bet vēl joprojām spēju. Neteikšu, ka progresēt, bet būt augstā līmenī un iekosties arī kādam profiņam dažreiz astē un tā. Tā kā es domāju, tā pamatā, protams, ir kaut kāds noteikti arī kaut kāda iedzimtība, bez tā, parasti arī neiztiek, bet, protams, kad es domāju, ka lielākais ir tā tieši disciplīna. Kā tu pats teiktu, dažreiz tur diskutē, tur talants ir tikai 10%, vai atkal cits saka, talants ir 80%, un tad tur darbs un disciplīna ir 20%. Kā tu pats varbūt šajos svaru kausos liktu to, teiksim, iedzimto varbūt talantu vai vērtību un smagu darbu? Talantam ir liela nozīme darba spējām, ko tev iedod vecāki. Bieži vien, kad es paskatos uz tiem jauniešiem, kurus pie manis atved, tu jau redzi, kuram sporta veidam viņš varētu būt piemērots. Vai tas ir? Bišķi pārtraukšu. Jautājums ir, tad saki, darba spējas, ko dod vecāki. Tad jau teorētiski neiedzimts talants, bet bērnībā liela nozīme, ko iedod vecāki tajā brīdī. Tad talants tā kā iedzimts vairāk tev pašam šķiet, vai tās darba spējas var ielikt ģimenē, sākotnēji jau bērnu vecumā. Kāpēc es tev to jautāju, vedinot vairāk uz to bērnības pusi? Vai tas ir tas, kur ieliek šos te pamatus, vai tev ir jāpiedzimst sportistam, un ja tu esi piedzimst sportists, tad tu par tādu vārdu tev ir iespēja kļūt, vai arī pat, ja tu piedzimst, visi piedzimst vienādi, un tas, ko bērnībā ieliek tev vecāki vai ģimene vai draugi, arī palīdzēs tev nākotnē? Fizioloģija ir liela nozīme. Tas ir, kāda ir ģenētika, un tas ir viens, kāds tu piedzimst, bet, protams, arī ģimenē ir liela nozīme. Ir jau daudz, kur arī tas, kad tie vecāki arī nospēlē citu lomu. Tas ir talantīgs fizioloģiski, bet tad ir otrs, ka tu jau izdedz līdz kaut kādam noteiktam vecumam. Kad vecāki jābūt arī no tās vecāku puses arī kaut kādam balansam. Bet skaidrs, tas ir viens. Un otrs man patīk, kā Toms, ko viņš arī teica vienā intervijā, kad talants sev arī trenēties, iet regulāri uz treniņiem, būt disciplinētam, katram tas piemīt šīs rakstura īpašības. Un tad ir šīs darba spējas, cik tu bieži traumējies, cik tu bieži slimo, tas viss arī kaut kādu nospēlē lomu, kā tev izvēršas tā karjera, ja runa par profesionālo ievirzi sportā jau kaut kādā vecumā. Tā kā tā, un tas, man liekas, arī daļai man ir piemitis, ka nav bijušas arī kaut kādas tādas nopietnas traumas nekad dzīvē, kas esmu vai pats spējis labi sabalansēt tās slodzes
Nav bijušas kaut kādas arī tādas saslimšanas, kas traucētu izlaist. Nav bijis man varbūt dzīvē tāda posma, ka es izlaistu, teiksim, periodu no sportošanas ilgāk par, pāris nedēļām. Tam jau arī liela nozīme, ka tu, piemēram, satraumē celi vai saslimsti, un tu pusgadu nevari trenēties, tas atstāja kaut kādas sekas. Tas arī kaut kādā mērā, protams, ir iedzimtība tādā veidā, ka tu labi tolerē slodzes uzliktās. Tādā veidā es to domāju. Paturpinot arī vēl par slodzēm un tavu treniņu režīmu off-seasons. Pats teici, kad ir tev tās off-seasons, bet droši vien tavs off-seasons atšķirās no varbūt mana off-season vai kāds cits sportists off-season. Kā tev tas izpaužās? Vai tas ir tā, ka noliec ričuku malā, padari kaut kādas citas lietas, teici, ka sporto visu laiku, bet vai atļaujies tieši tā uzēst kā junk foodiņu vai fast foodiņu? Kāds tavs off-seasons izpaužās un cik viņš ir garš? Es kādu junkfoodiņu uzēdu arī sezonas laikā. Nav jau tā, ka es tik strikti turu sevi grožos. Bet off-seasons man īstenībā nepatīk tāds off-seasons kā tāds. Tāpēc, kad man nepatīk tā sajūta, ka es zaudēju to labo sajūtu, ka man ir labas darba spējas. Un man patiesībā, kad es atmetos pilnībā, teiksim, off-seasons, katram tas var radīt savādāku to izpratni, kas viņš ir. Vai tu vienkārši pilnībā atpūties, kad tu nosvieti 2, 3, 4 nedēļas pilnīgi off, noslodzi, vai tu samazini intensitāti, vai tu dari kaut ko citu. Es piedaru pie tās trešās kategorijas, es labāk turpinu darboties, es paņemu mazāko apjomu. Vēl ir tas, ka tā treniņa specifika tev ir tās stundas. Teiksim, sezonas laikā man ir kaut kādas plus mīnus 14 līdz 20 stundu nedēļas. Un ja tu sāc skriet, ja tu sāc braukt ar rollerslēpēm, tu ej uz zāli, tu nevari savākt tādas stundas, tāpēc, kad skrienot, tev pietiek uzskriet tur 40 minūtes, jau ir labs treniņš. Ar rollerslēpēm tur stunda, pusotra. Ja man jāiet uzmīt ričuku stunda, man pats slinkums ir ģērbties. Tīpaši šobrīd. Tieši tā. Un tā kā es paņemu, varbūt retāk, nav treniņi tur 6 nedēļā, viņi ir 5 nedēļā, vairāk zāle, vispārējā fiziskā sagatavotība. Tad varbūt bišķiņ savādāk ievirza nekā viņi ir sezonā, tā zāle. Un rollerslēpes, man ir pamati. Man patīk slēpošana, tad es aizēju. Pie tās mēs vēl pieskarsimies. Vēl ir tāds sezonas laikā, varbūt tāds iegājies sportistiem arī, kad vienu dienu obligāti jāpaņem brīvu, neko nedara vienu dienu. Tev arī tāds pats, teici, 6 nedēļā trenējies, kas ir tā brīvā diena? Vai to tāpat? Sezonā? Jā, gan sezonā. Off-seasonā skaidrs, tur nomet uz 5 reizēm, tad 2 dienas tur mierīgāk pastaigi. Bet sezonā 6 nedēļā trenējies, tā viena diena, kā tā paiet divānā sēžot? Nē, es dzīvoju Liepājā, bet mana praksē ir Grobiņā. Man līdz praksē ir 14 km. Un tad ir uz priekšu no rīta un atpakaļ jau vakarā. 28 mazāk tu nenobrauc vispār dienā. Būtībā jā, ja paskatās kalendārā, tad visdrīzāk man ir maz dienas, kas kaut ko, teiksim, pilnībā nedara. Bet tas ir tā. Bet īstenībā tas pat ir, man pat ir iepatīcies, jo tā diena ir tāda, ka tu bez to darba dienu, tas 13 km brauciens īstenībā labi pat uzlabo to sajūtu. Labāks miegs un tā tālāk. Izlādēt, izveidināt galvu. Jā, tā kā kaut kā tā. Nevienmēr sanāk ar ričuku aizmīties. Bet es domāju, ka teiksim, 95% es braucu uz darbu ar ričuku. Pastāst par to dinamiku. Arī daudz ritenis aizņem tavu ikdienu, ģimene, 2 bērni. Kādas ir attiecības ar ģimeni, ar sievu, bērniem? Vai tas traucē, palīdz? Sieva kādreiz teica, lai es viņu uzslavēju. Sveiciens sievai. Jā, sveiciens sievai Laurai. Bet savā ziņā tas ir ļoti svarīgi. Kāda tev ir tā otra puse? Ja viņi ir atbalstoši un sagaida katru reizi ar siltām vakariņām pēc treniņa. Un parūpējās tajos brīžos, kad tu esi prom nometnēs par bērniem, arī tajās dienās, kad ir garie treniņi. Visi jau zina, ko nozīmē sestdienā. Treniņš, man jau sieva ir atkodusi, ja es pasaku, ka es būšu 3 stundas treniņš, tad viņa principā vienmēr pieskaita vismaz stundu klāt. Jo vienmēr jau tev ir, negribas, tu jau saproti, ka tu atņem kaut kādā mērā to laiku ģimenei, bērniem un tā, bet visi jau ir pieraduši. Principā mums rīts sākās ar to, ka tētis treniņā, ok. Un tad ir kaut kā tā, bet ir, protams, kad kaut kā mēs esam... Spējam menedžēt to, mēs kopā strādājam, es jau tur bērni turpat Grobiņā.
Tad viņi atnāk pie mums uz praksi pēc skolas, meita, turpat mazais. Jā, kaut kā es mēģinu atrast to iespēju kaut kādās aktīvās atpūtās, pārgājienos, iziet ar bērniem, ar ričukiem, izbraukt. Mēs braucam, piemēram, pēc 3-4 nedēļām mēs brauksim kopā arī uz siltajām zemēm. Es ņemu līdzi. Es, protams, no rīta izbraukšu kaut kādu brīdī ar ričuku, bet mēģinam kaut kā apvienot kaut vai tās pašas nometnes. Un saprotu, ka tev arī ar sievu strādājat kopā, jums ir fizioterapijas praksa, un tas droši vien arī kaut kādā veidā palīdz būt kopā, domāt tajā sportā iekšā. Viņa varbūt labāk tevi saprot, tu viņu palīdz, nepalīdz. Jā, daudz brīnās, ka, kā var strādāt ar, nevis brīnās, bet, daudziem liekas, ka tas varētu būt sarežģīti ar sievu strādāt. Mums kaut kā tā kā labi. Laikam tā ritembraukšana iedod balansu, jo katram ir tā kā savs laiks. Drusciņa, es tā kā man ir meditācija uz ričuku. Savā ziņā. Un tad, ja mēs visu laiku būtu kopā, tur berzētos, tad būtu iespējams sarežģītāk, bet kaut kā tagad ir atrasts tāds labs balans. Tā. Kā tev pašam tie saka garie treniņi sestdienas? Treniņi sāc arī 5 no rīta. Kādreiz zinu, Džeki saka, arī tiem braucēji, ka tur jāpavad brīvdienas ar ģimeni, tad 8 vai 9 jāizbrauc uz kaut kurien, tad 5 celies brauc treniņu un 9 es apakaļ, vai tev patīk pagulēt no rītiem labāk, vai tieši vakaros brauc treniņu? Nē, man īstenībā es esmu rīta cilvēks. Es sestdienā labāk ceļos 6 un eju treniņā. Teiksim, lai vairāk, ja tur 5 stundas, 6 stundu treniņš, tu vismaz esi tajā, teiksim, dienas vidū mājās, tu paiet pusdienas un tu vari kaut ko vēl ar ģimeni. Teiksim, ja tu sāc 9 un beidz 3-4, tu atbrauc, tev ir jāpēd, tur principā diena ir beigusies. Es cenšos no rīta un es arī sakārtoju to savu darba grafiku tā, kad man ir tie braucieni ļoti ērti, es varu ieplānot no rītiem. Es izbraucu, principā apmetu, neizvēlos īsāko ceļu uz darbu, bet uztaisu kādu līkumu caur Lietuvu kaut kur reizēm, un tad es strādāju līdz kaut kādiem 6, 7, 8 dažreiz. Un tad tā diena paiet. Bet, manuprāt, tas ir efektīvāk, nekā tu aizēji vakarā mājās. Tas tāds jau drusciņi kāds, kuram darbs atkarībā, bet tad tu pāēd tāds bišķiņ smagumiņš, un tad tev vēl kādu intervālu jātaisa vakarā. Tā. Tas, par sensoriem arī es gribēšu pieskarties kaut kādā brīdī, kā tu mēri savus performanci, tieši body baterijas un vispārējo. Bet vēl esot nedaudz atpakaļ, daudz tu sociālos tīklos dalies ar savu ikdienu, arī kā gatavojies, trenējies. Kas varbūt ir tavs pēdējo sezonu vai 2 sezonu tāds atklājums, kuru šis reāli strādā treniņu plānā tieši vai treniņu režīmā, kur labāk jūties, vai kaut ko pamainīsies vairāk? Ko es varu baigi pamainīt? Vai tu saki, piemēram, ka treniņu plāns vai rutīna nav mainījusies jau pēdējos 10-15 gadus? Nē, patiesībā, ko es tagad vairāk tieši deitā gravel pamainījusies. Tur tomēr tā specifika ir tāda, kad ir tās distances garākas. Viņas tādā vairāk angliski izsakoties tādā steady pace. Un tad es izmantoju vairāk treniņos tieši, es mēru laktātu. Tā, lai precīzi es spētu nodozēt slodzi, es veicu treniņu laikā laktāta testus. Tas ir varbūt tāds, ko es senāk mēs biatlonā to gan arī vienmēr darījām, lai dozētu slodzi. Bet MTB ritembraukšana tas ir sarežģītāk. Tu brauc dinamiski, bet šeit ir tā, ka tu brauc, ir kaut kāda konstanta jauda, un tad tu vari ļoti labi, tā teikt, paņemt to laboratoriju līdzi. Tas ir ekspress testiņš kaut kāds, jā? Jā, viņš ir ļoti ātri veicams tests, vienkārši pēc katra intervāla uztais ik pa kaut kādām, 8-10 minūtēm. Un tad tu redzi to savu dinamiku un tu ļoti labi spēji nokontrolēt to slodzi. Un attiecīgi neizdarīt par maz, neizdarīt par daudz. Un, manuprāt, to es esmu labi atkodis, vismaz kā tas man strādā. Un, man liekas, tas arī labi šogad nostrādāja tieši uz graveli, uz seriāliem. Tas, ko es senāk, vienmēr man bija lielākais, teiksim tā, klupšanas akmens, kad es, teiksim, cik ir senāk, kaut kādus 3, 4, 5 gadus apakaļ, kad mana vājā vieta bija izbrauc kaut kur uz Grantenes, 5 km ir jābrauc visu laiku konstantā jaudā, tas man sagādāja, tas bija grūtākais priekš manis. Ja iebrauc mežā, visu laiku ir saraustīta slodze, tu iemini, atlaidi, tas man labi padodās, bet tas, kad jātur tā jauda, un tad es esmu īstenībā pēdējos gados pie tā piestrādājis. Liepājas vējš ar palīdz. Tā kā
paņem virzienu pret vēju un Bet tā speciāli arī organizē treniņus. Nu, tur skrējēji kādreiz skrien pa jūru vai gar jūru tur līdz potītēm, lai būtu ūdens slodze. Tu vēja slodzi arī kaut kādā veidā ņem vai smilšu slodzi, pieņemsim, gar jūru braucot. Nē, nu mēs Liepājā sakam tā, ka ja tu tā kā ieplāno treniņu, lai tev būtu pavējš, tad vienmēr tāpat tu pagriezīsies. Tev vienmēr labāk ir ieplānot treniņu pavējā. No tā es gribēju teikt, lai tev vismaz vienā virzienā ir pavējš. Savādāk, ka tu ieplānosies treniņu pretvējā. Ar domu, ka tev būs pavējš apakaļ. Tad tev tāpat būs pretvējš. Viņš var nomainīties. Viņš vienmēr ļoti tipiski Liepājā ir dienvidu rietumu vējš. Tas ir tev jābrauc atpakaļ uz Liepāju. Tad labāk vienmēr atrast, te ir pavējš. Es maucu, cik es gribu tajā pavējā, tad es pagriežos. Principā vienmēr sanāk beigt pretvējā. Bet tas īstenībā labi. Es pat īstenībā dažreiz intervālus man patīk pat taisīt tajā pretvējā. Vienkārši ir vieglāk to jaudu atrast. Kāds tas vējš ir, bet īstenībā tas ne par velti Beļģijā, Holandē ir tik daudz spēcīgu braucēju. Viņas laiku pūš vējš. Tā kā, tas īstenībā ļoti labs aizvietotājs, teiksim, kalniem. Protams, tu nevari imitēt to slodzi, kā tas ir kalnā. Tur ir cits, teiksim, jābrauc slīpumā. Tur drusciņi muskuļu noslodzi mainās. Bet tāpatās tas ir tāds labs, tu paņem, ieliec grūtā pārnesumā un tik spied. Ja mēs esam jau šajā kategorijā, pastāst par tiem sensoriem saviem ikdienas vai kaut kādām viedierīcēm, ko tu nesā līdzi. Skatos, neesi apkrāvies ar ļoti daudz gadžetiem, bet kas ir tas, ko tu pats mēri, vai kuriem datiem tu seko vairāk līdz gan treniņu laika, gan arī ārpus un atjaunošanos? Es neesmu tāds mega gadžeta cilvēks. Man ir kaut kādas lietas, kurām man ir jābūt. Tas ir, protams, pamatlieta, tas ir pulsa mērīšana. Tad ir uz velo ir jauda, kadence, kas, protams, ir, ja tev ir jaudas mērītājs, tev būs arī kadence. Tad ir laktāta mērītājs, kas man ir tagad arī pēdējos gados, ko es esmu iegādājies no tādiem sensoriem. Un tad es izmantoju, man nav nekādas aproces tur miegam, es izmantoju Garmin viedierīci, kuras varbūt pasako līdzi, bet es ļoti, tur jāskatās tas konteksts, jo viņš var iedot arī maldīgu informāciju, ja tu ļoti skrupulozi skaties, ko tev Garmins saka, jo viņš jau nezina, kam tu gatavojies. Viņš jau vairāk ir kaut kādas algoritmas, un tāpat arī tev jāskatās, jāskatās tas konteksts, un tad es dažreiz paskatos, protams, kāds man ir miegs un tā, bet daudzi noteikti piekritīs. Dažreiz ir tā, ka tu piecelies, tu esi super labi izgulējies, liekas, tu paskaties Garminā, viņš saka, ka tev vienkārši tur, slikti, nevis slikts miegs, bet tāds average, vidējs miegs, un dažreiz tu pamosties, tur tu esi labi, teiksim, slikti gulējis, viņš pat dažreiz labi iedod. Tur jāskatās. Tur jau ir, protams, arī citi tie gadžeti, kas ir, bet es neesmu tāds tik ļoti tam daudz enerģijas netērēju. Kas man vēl ir? Garmin svari, kuriem es uzkāpju katru dienu no rīta. Uztais kaut kāds arī profilaktiskās pārbaudes reizes gadā, tur Olimpiskā vienībā slodzes testus, vai ne tikai Olimpiskajā vienībā, tas bija kā piemērs, vai kaut kādas vēl analīzes, kaut ko tādu no profilaktiskām pārbaudēm, vēl kaut ko? Noteikti analīzes, asins analīzes, tas ir reizes pusgadā, cenšos. Tā tīri, teiksim, veselības kontekstā, jā. Un tad ir, Olimpiskā vienība, tas ir katru gadu. Tad es no 16 gadiem, es esmu bijis tur daudz, jā. Man jau pazīst jau viss. Tā kā es esmu bijis arī dažādos formātos, kā ritemēlcēs, biatlonists. Tā kā, arī šogad es esmu jau, nevis šogad, bet nākošais gadu es esmu jau pieteicies un janvāri iešu uz Olimpisko vienību. Vēl esot nedaudz pie tevis paša, tumšais laiks tagad. Pienācis mazas gaismas, tev tas paši kaut kā ietekmē emocionāli arī un vispār tavu ikdienu? Mums ir Liepājā ļoti labs apgaismojums. Bet, protams, kad nav patīkami no rīta celties un pirms 6 braukt pa tumsu un lietu. Labāk ir vasarā, kad ir saulīte, bet pie tā jau pierod. Es, ka pirmo gadu aizbraucu uz Liepāju, tas bija tieši novembrī, kad es tur sāku dzīvot. Un tieši tajā gadā sakrita tā, ka katru otro nedēļu bija diezgan labs. Neteikšu, ka tās bija vētras, bet tad es domāju, kur es esmu nonācis. Man reāli bija tāds, es neteikšu, ka tā kā kaut kāda depresija bija, bet reāli tāds neemocionāli slikties jutos. Un tad tagad jau pierasts ir mūžīgā, jo Liepājā ir tā, kā ieslēdzās rudens, tā viņš beidzās tikai kaut kad martā. Tur ir vienkārši tas periods, tur nav ziemas vai rudens.
Tur ir viens gada laiks. Tur sniega nav gandrīz. Bet ar riteni tu brauc arī visu augsto periodu vai mājās uz trenižieru uzliec? Tas tumšais periods, kā tev paiet vispār? Nē, es neesmu trenižieru cilvēks. Man ir labs trenižieris, bet es esmu viņu izmantojis kaut kādas, varbūt 2 gadu laikā, nezinu, 6 reizes. Tad vajag ir ārā ļoti slikts laiks, uzsniedzis sniegs un vajag specifiskus intervālus. Tad es uz viņa uzkāpju, bet neesmu minos ārā. Mums Liepājā ir, kā es minēju, ļoti laba infrastruktūra ar velosipēdiem. Ja tev ir jaudīgs lukturis, tad tur vari braukt būtībā garus treniņus, un tie veloceliņi ir, tur ir maz cilvēku un ļoti, ļoti ērti, tie, kas ir bijuši Liepājā, tie zina. Ejam pie nākamās tēmas. No biatlona līdz Pjončanai 2018. gads un atpakaļ profesionālā sportā. Esmu droši, ka dzīves laikā es nodarbojos ar daudz dažādiem sporta veidiem, kas nav riteņbraukšana. Ieskicēju jau slēpošana, vēl paskrējas arī noteikti. Jā, es kaut ko esmu darījis. Viss, kas saistīts ar izturības sporta veidiem, izņemot triatlonu un peldēšanu. Tavs biatlons stāsts ir īsts, un ja tas nebūtu pierakstīts, es neticētu kā variantu. Tev bija liels pārtraukums, tu strādāji, dzīve ritēja citā virzienā, un tad pēkšņi atgriešanās profesionālajā sportā, kas noslēdzās ar Olimpiskajām spēlēm. Bet, jā, es varu pakomentēt. Nebija jau tā, ka es biju, tā teikt, žargonā pilnībā atmeties. Jā, es sāku studijas, un tas bija pareizs lēmums. Tas bija pirms Vankūveras Olimpiskajām spēlēm. Es izlaidu kvalifikāciju. Es izdomāju, ka es iešu mācīties. Un tad pirmais gads, protams, mācoties kaut ko saistīt ar medicīnu, ar anatomiju, bioloģiju, fizioloģiju. Un arī pirmais gads Rīgā. Tu esi nocieties, tu esi trenējies, mācības, ballītes. Tas dominēja. Un tad jau, bet kaut kā man ir sportiska ģimene. Man bija brālēni, arī kalnu slēpotāji. Tad man bija viņi jāvada uz Siguldu. Un tad es tur arī slēpoju pie reizes Siguldā. Un tāpat es uzturēju sevi formā. Un tā ar katru gadu aizvien vairāk, un tad pareizie cilvēki apkārt. Kaut kā viss tas organiski notika, bet es startēju arī tur tajā brīdī Latvijas čempionātā biatlonā. Uzstartēju, man bija savā šautene, kura mana personīgā. Un tad es sakrita tā, ka es 4. kursā aizbraucu mācīties uz Tartu apmaiņas programmā. Un tur mēs ar vienu džeku dzīvojām istabiņā, arī ar mani kursa biedru, kurš šobrīd ir komiķis. Bija jautri, bet arī tajā pašā laikā kaut kā garlaicīgi vienā brīdī palika. Un man tur tajā Tartu, tur tieši blakus bija rollerslēpošanas trase. Es domāju, jāpaņem tās rollerslēpes līdzi. Un tā es sāku trenēties, trenējos, un tad radās iespēja kvalificēties uz pasaules čempionātu Novo Mesto, turpat, kur notiek XCO krosi. Un es kvalificējos tajā gadā, bet man tur gāja sasodīti smagi. Es principā vienīgā reize dzīvē, kad es vispār nokāpu, izstājos, jo man tā aizšāva muguru, aizsiciet muguru, tad es izstājos, nebija veiksmīgs pasaules čempionāts biatlonā. Bet tajā brīdī es kaut kā sāku aizvien vairāk, un tad nāca tas viss tā, kāds kaut kur izšpļāva pa jokam, Osī, tev jābrauc uz olimpiādi, kaut ko vēl, un tas tā kā nosēdās galvā, un tad es sāku startēt arī slēpošanas mačos, un tad būtībā federācija man ļāva piedalīties kvalifikācijā. Es kvalificējos, un tas tā viss īstenībā, neticami organiski notika. Pastāst, kas tur bija ar tām slēpēm un to šauteni, jo kāds tā bija aizdevis tās slēpes un paša šauteni? Kā tur? Nē, tur jau tas stāsts, protams, žurnālistiem patīk viss tā uz emocijām uztaisīt tā, ka tur nabaga mužnieks tur ar aizlienētām slēpēm. Tur vecāki dod to šauteni. Jā, protams, tas stāsts vienkārši tāds. Vai es lasu, es domāju, inventāram nav nozīmes. jā, tur apmēram tāds, tāds tas stāsts arī bija. Pēc tam mēs smējāmies par šito visu laiku, bet ko nozīmē? Šauteni es piekrītu, ka viņa nebija labākajā formā, jo viņa bija no 16 gadu vecuma. Tīri visa tā laida. Ko tas nozīmē? Viņam vienkārši bija par mazu man. Es biju izaudzis. Tad tur bija visādi apgriedi jātaisa un tā tālāk. Tas ierodas arī tīri mehānismi. Tur bija dažādi gļuki, kad es piedalījos pasaules kausos, ka tev, teiksim, tu šauji, ir tukšie šāvieni, tad tu izrauj ārā, tad tu izlido patronu, tev atkal nākošā, un tad tev 5. patrona atkal jāliek iekšā. Es zaudēju tā daudz laika. Tiešām tā šautene bija tā morāli, fiziski novecojusi. Un tas man īstenībā dažreiz liedza vēl labākus rezultātus sasniegt. Bet tās slēpes ir tādas, lai cilvēki saprastu, tev ir tā, es, piemēram, tagad aizietu, nopirktu Rīgā,
man būtu, es nopirktu 30 pārus ar slēpēm. Es viņus notestētu. Visdrīzāk viņas nebūtu konkurētspējīgas slēpes, jo ko nozīmē sacensību slēpes, tas ir augsta sasnieguma sportistiem. Viņas teiksim, uzražo uz svaru, viņi viņas testē, piemēram, viņam ir līgums ar slēpju ražotājiem. Viņš pavasarī aizbrauc, viņam iedod 30 pārus, viņš notestē dažādus, visus šos 30 pārus atlasa no viņiem, piemēram, 3. Pārējos atdod atpakaļ, viņiem iedod nākošos 30. Tā tu atrodi vienu to sev, savu. Nevis vienu, bet tu atrodi, Vairākus, piemēram, sev 15 pārus, ar kuriem tu startēsi tajā sezonā. Man bija tas, ka man jau bija slēpes, pilns čehls, bet es viņas testēju, viņas vienkārši neiet. Ko tas nozīmē? Parastam slēpotājiem liktos, ka viņas sasodīt labi slīd, bet ja tev jāstartē pasaules kausā, tad tur ir augstākā līmenī, tur ir katra sekunde ir svarīga. Un tad man bija viens no labākajiem draugiem. Viņš bija nopircis no Andreja Rastījā slēpes. Pēc kad beidzās sezona, tad pārdod. Viņš man aizdeva tās Rastījā slēpes. Tā kā man aizdeva. Un tās slēpes bija tādas, ka vienalga gandrīz kādi bija laikapstākļi. Es ar tām slēpēm viņas tiešām labi slīdēju. Bet bija situācijas, kad bija tas laiks neatbilstošs. Te viņas nebija konkurētspējīgas, bet man ar to pietika. To tas nozīmē. Tā jau, tīri finansiāli, es jau varēju tās slēpes sapirkt, bet tu netiec klāt pie tām slēpēm. Tad es nostartēju kaut kādus pirmos 3 pasaules kausus, un tie Fisher, visi zina, kas ir Fisher, varbūt tas brands. Tie, izplatītāji viņi redzēja, kad man iet labi, kad ir kaut kāds potenciāls, un tad es aizgāju. Tur tādas būdiņas pasaules kausos ir, kur tu ieej, tur ir kaudze ar slēpēm. Un viņi man iedeva iespēju nopirkt par naudu, protams, labas slēpes. Un, tā tas notiek, ja tu sevi pierādi, tu tiec pie labākām slēpēm. Bet tikmēr tu vari, diemžēl, tas apgrieztais loks, tu startē pa 70. vietām. Tu gribi nostartēt labāk, bet tu netiec, tev jāstartē pēdējās grupās, pēdējā numuri, tev vēl sliktas slēpes, un tad, protams, ka tas jau viss sakrājās, tas laiks. Tad tur tā minētā ir milzīga nozīme. Nē, slēpošanā biatlonā tam ir ļoti liela nozīme. Plus vēl kā viņas pēc tam sagatavo, bet mums ir ļoti labi smērētāji, kā jūs redzat, vietējie. Tā kā mums ir labi rezultāti. Pirmais pasaules kauss jau ir bijis, tagad ir otrais, tur viss ir kārtībā. Bet tu vēl toreiz nobrauc priekšā arī Andrejam Rastorgojevam, ne? Kaut kā tur sanāca. Tas bija Olimpiskās spēlēs, bet tur Rastīs, jā. Viņš jau, protams, ātrāks par mani bija, slēpēm, bet viņš tur daudz sodus dabūja. Tā kā tur tāds stāsts garā. Īsumā, jā, tas tā bija vienā distancē, bet, jā. Pastāst ieskicē, mums bišķiņ laiks ir. Jo liktos, tur ielec Olimpiskajās spēlēs uzreiz, tur Andrejs trenējies visu caur gadu, tikai to dara. Tur Oskars atnāk, ielec apakaļ Olimpiskajās spēlēs un nobrauc ar Rastorgojevu. Jā, būtībā, sāksim ar to, ka Olimpiskajās spēlēs es startēju tiešām ar konkurētspējīgām slēpēm, lai jūs saprastu to atšķirību, kāda tiešām ir. Es jau visu sezonu startēju un 20 km distancē. Mēs vienmēr redzam, cik mēs atpaliekam no līdera. Tā kā slēpošanas tieši šī sadaļā. Un tur bija tā, ka es apmēram to savu līmeni zināju līdz tam. Un tad, kad tu tiec pie tiešām labām slēpēm, labi sagatavotām slēpēm, tev uz 20 km distanci tu vari iegūt, ietaupīt veselu minūti tikai uz to. Jo nav tā, ka tu notiek brīnumi, ka tu pa nedēļu vai 2 nomet no līdera minūti. Tur no Johannesa Bo. Un tad ir liela nozīme, jo daudziem liekas, tu kā no kalna tikai slīd labāk. Bet tev jau tai slēpē ir jāstrādā arī, ka tu slēpo pret kalnu. Tā kā viņai ir jāslīd pret kalnu, kā viņa strādā. Pat tik liels atšķirības. Un, ja tev tā slēpe nestrādā, tu jau arī nogursti vairāk. Bet, ja tev viņa slīd, tu jūties emocionāli labāk, ka tu redzi, ka tev tā slēpe strādā. Un tajā 20. Es tiešām viena no saviem labākajiem slēpotājiem, tā bija mana pēdējā sacīksta biatlonā, pirms 8 gadiem jau senāk. Un es biju kaut kādā, man bija kaut kāds 20. vai 30. kaut kur tas slēpojums starp tiem visiem, kuri piedalījās, bet es aizšauju garām 3 sodus, kas tajā brīdī, katrs sods bija 1 minūte. Un viens sods manī, principā, pēdējais šāviens, man liekas, nošķīra no rezultāta, kurš ir ok, un rezultāta, kurš man tā kā apmierinātu. Tā kā principā es biju 42. viens šāviens pēdējais man aizsviest uz 23. vietu, bet tā jau tur visi rēķina biatlonā. Ja viņam viens sods būtu mazāk, bet, protams, ka tu tā domā, būtu foršāk, bet tas, protams, man neko dzīvē nebūtu mainījis.
Bet tas bija arī tāds apliecinājuma punkts, kad Reka var atgriezties, un tā nebija nejaušība, bet smags darbs un atmaksājās. Protams, kad tajā brīdī, tajā sezonā jau visi domāja, ka man ir 18 gadi, kuri parādījies kāds jauns latviešiem talants tajā brīdī. Tur uz vietas tie cilvēki, viņi tajā savā burbulī dzīvo. Nebija dzirdējuši. Visas tās valstis un tāds parādās, un zin kā nāk. Protams, ka tajā brīdī, kad es tur startēju ap 30, 40 vietām, kas ir cienījami, protams, kad bija patīkami, ka tev bija ordālēns kāpj uz nūjām virsū. Un bija arī visādi citādi atgadījumi, ka tu esi reāli līdzīgs, bet līdzīgi ar top sportistiem. Sajūt kā konkurenti. Jā, jo tā atšķirība ir ļoti neliela. Principā, tur, teiksim, 30 sekundes tevi nošķir no ļoti izcila rezultāta līdz tādam vidējam rezultātam. Bet jā, tas progress bija arī priekš manis. Pat bišķiņi pārsteidzoši pie tiem apstākļiem, cik labi sanāca. Tā kā es arī iedomājos, īstenībā es tajā sezonā visu sezonu nostartēju ar MTB maratonā. Tā bija arī laba sagatavošanās. Un tad es braucu, MTB maratons beidzās. Es atceros apē, kur es 2018. gads. Tas bija lielākais. Tad es atceros, vēl Lauris mani pēdējos 2 kilometros apdzina. Un tas man ir iekritis atmiņā. Viņš man vēl tagad atgādināja. Jo es vienkārši sācis jau biju gatavoties biatlonam, un es vienkārši te uzkāpu uz tā riteņa. Es tur nebiju vēl kaut kādas žēlijas paņēmis, apmēram līdz tāds amatieru variants. Un beigās es vienkārši totāli enkuru izmetu ārā, un tad viņš mani apdzina. Tāpēc man tas ir iekritis atmiņā, un tad es devos uz nometnē gatavoties biatlonam. Daži sportisti saka, ka Olimpiskās spēles tevi pārveido arī kā cilvēku vai nomaina emocionāli. Vai ir kaut kas tāds, ko tu pats paņēmi vai pamainījies pēc šīm Olimpiskajām spēlēm? Jā, tas varbūt, ja tā padomā, kas man ir iekritis prātā, tīri arī, cik svarīga ir tā mentālā puse. Jo tajā laikā es arī bieži vien man bija es piekopu pozitīvo domāšanu, kad es pirms sacensībām arī bieži vien mēģināju arī sev vienkārši kaut vai izklausās dīvaini sarunāties, bet kad tu vienkārši tās domas mēģini materializēt. Un īstenībā tas man iedeva to, ka tev jābūt arī pārliecinātam par sevi, ka tu nedrīkst domāt, ka tur ārpēc es atbraucu pie lielēm, es esmu no Latvijas, man tur sūdīgas slēpes. Jā. Tev ir vienkārši jābūt pārliecinātam, un tas arī īstenībā nostrādāja tajā brīdī. Un to es arī tagad mēģinu piekopt, kad es vienmēr pirms katrām sacensībām man ir plāns, kā uzvarēt, nevis zaudēt. Tev vienmēr jābūt plānam, kā uzvarēt. Lai arī tu saproti, ka varbūt tas ir tāds bišķiņ ambiciozs, tur, piemēram, aizbraukt uz pasaules čempionātu un domāt, kā uzvarēt, bet tev ir jābūt plānam, un to es arī šobrīd. Nevis kā būs, tā būs. Bieži vien kā būs, tā būs, tur gan jau būs labi, bet tev jābūt tādai. Varbūt es to no tā iemācījos, kad tajā brīdī, kad viss tik labi sanāca, un to es arī tagad arī jaunajiem cenšos, ja tur kāds kaut ko sāk tur taustīties, nepārliecinās, ko es tur zinu, kā Nē, trīniekā, nē. Maksimums, protams. Nē, tev ir jābūt plānam. Varbūt tur nesanāks, bet tev vienmēr jābūt plānam. Tā. Un jādomā pozitīvi. Ja tagad būtu jābrauc uz Olimpiskajām spēlēm, brauktu tieši slēpošanā, distanci? Tagad? Gan jau, ka nē. Man jau tur kāds pa jokam izmet, jāsāk lasīties. Deja vu. Jā, jāsāk lasīties. Nē, tagad jau tas ir izdarīts. Nē, gribētu. Tagad ir citas prioritātes. Tas jau prasa. Tagad jau negribētos aizbraukt. Labi, tajā laikā es arī nebraucu, lai vienkārši aizbrauktu. Bet tagad jau 36 gadi, tur jau es būtu veterāns. Tas bija Kristis jautājums, starp citu, vai tu braukt vai nebraukt. Tā kā sveiciens Kristai. Vēl arī mums no viena klausītāja ir, kur jau tu daļai arī atbildēji, bet vai tā riteņbraukšana papildina to biatlonu vai biatlons papildina riteņbraukšanu no šīs abas disciplīnas? Vai tas atkal, droši vien jau ka papildina, bet vai kaut kādā brīdī es jūtu tomēr traucēklis, kad ir šie divi sporti? Pirms tam, jā. Jā, kad tu brauc aktīvi. Tagad, protams, ka tas ir ziemas periodā, atkal tev forši palīdz pamainīt, bet arī pirms tam, jā. Tas jau pierādās šobrīd, ka tas īstenībā viens otru papildina, jo sanāk tik daudz biatlonistu slēpotāju riteņiem nebrauc. Paskaties, norvēģi, vācieši, viņi brauc ar riteņiem ļoti daudz, tur arī uz Kanāriju salām brauc tos garos treniņus, jo tu
vienkārši to mierīgo darbu tu vari izdarīt kvalitatīvāk. Un starpsezonās brauc, tā kā es domāju, ka tas arī otrādies, teiksim, biatlons tajā brīdī. Es viņus centos tajā laikā apvienot. Es domāju, ka man viens otru noteikti papildināja. Ja tajā brīdī biatlons jau nepavelti šobrīd arī, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, teiksim, labi, mums tā konkurence nav tur super augsta, bet kurš dominē šobrīd MTB maratonos, tas ir biatlonisti, tur Patriuks, tad ir Slotiņš, kur ir biatlonisti bijuši. Tad ir tas pats šobrīd arī Albis Pivors, jaunajiem, kurš viņš jau arī ir biatlonists, slēpotais. Tā kā īstenībā tās darba spējas biatlonistam ir tik labas un fiziskā sagatavotība, ka viņš var pārkvalificēties uz riteņbraukšanu pietiekoši ātri, bet otrādies, protams, tas ir, neesmu dzirdējis. Jā. Birkentāls vēl arī. Jā, Birkentāls tieši tā. Tā kā vēl varbūt kādus piemirstas, bet parasti vienmēr es atceros, ka senāk Rastīs pat brauc MTB maratonos. Tur visi tam ir gājuši cauri. Bet šobrīd arī jauniem sportistiem tu arī tieši lietas tajā treniņu plānā. Mēs vēl pie jauniešiem gan nonāksim, bet treniņu plānos lietas un mudina braukt ar slēpēm ziemā. Jā, viņi, man nav tie jaunieši tā, ka tur nenormālā treniņa grupa. Bet tie, kas pie manis darbojās, kurus es konsultēju, viņi ar rollerslēpēm slēpo. Tikko arī, piemēram, tas pats Albis Pivors atgriezās no slēpošanas nometnes. Liekas, šodien viņš arī veica treniņu uz rollerslēpēm. Tā kā, jā, tas ir noteikti labs veids, kā uzturēt arī ziemā fizisku sagatavotību, padarīt kaut ko citu. Ieslēgt visu muguru, rumpi, plecus vienkārši daudziem tas sagādā. Tā kā problēmas, pirmkārt, viņi baidās uz rolēm slēpēm kāpt, un daudziem ir tā, ka viņi uzkāpj uz slēpēm, viņi vienkārši knapi sākot kustēties, jau ir 170, 160 pulss. Tā kā tīri nav tās tehnikas tik labas, bet, kad tu iemācies, un tad jau ir kaifīgi, ka tu vari kombinēt, īpaši šitie, ziemas periodā. Tas ir labs papildinājums MTB riteņbraukšanai, vispār riteņbraukšanai. Ko tu vari iekombinēt reizi nedēļā, iedot rumpīm kaut ko citu. Tā kaut kā. Šo noslēdzot, ejam pie nākamās tēmas par lieliem sasniegumiem ārzemēs. Cape Epic, bieži dēvē par MTB Everestu. Tur viss ir grūtāks, karstāks, garāks. Tev, čempions amatieru vai uzvarētājs amatieru ieskaitē kopā ar partneri Lauru Purniņu, kas arī tavs komandas biedrs. Kā pats vērtē šo sasniegumu un vispār Cape Epic ideju, uzdrīkstēšanos, aizbraukšanu, uzvarēšanu? Jā, tas bija tāds liels mērķis. Bija jau skaidrs tajā brīdī, kad mēs uz Cape Epic brauksim, ka Lauris mani pakluso, teiksim tā, apčakarēja un aizbrauc ar Jāni Prižavoidu. Tā kā, tas joks, bet īstenībā, jā, tas bija Laurim izmēģinājums. Tikai izmēģinājums, un tajā brīdī, kad viņš atbrauc, es jau viņam zvanīju, ko Lauri piesakamies uz nākošo gadu, tā pa jokam. Viņš man teica, pazvani man pēc 2 nedēļām. Un tad tā es arī darīju. Tad es viņam pazvanīju, vārds pa vārdam, un tad svarīgākais bija viņa pielaust samaksāt atkal to dalības maksu. Ko mēs ar Kristāru runājām, ka tas ir viens no lielākiem izaicinājumiem. Jā, un tad, kad tas bija izdarīts, tā jau nebija atpakaļ ceļa, un tad bija viens mērķis. Tas tā kā numur 1 bija, protams, tajā amatieru ieskaitē būt labākajiem, bet es jau Lauri pamazām manifestēju, ka tas ir vispār, lai viņš to aizmirst, ka tas ir pamatmērķis. Jo es jau tajā MTB vidē esmu bijis, es zinu, kas tur brauc. Es viņam teicu, vismaz vienā posmā ir 10. elitē jāiebrauc. Un es viņam tādā veidā manifestēju, viņš visu laiku man tur, kaut ko mēs tur pasmējāmies un tā, bet patiesībā, jā, Lauris, viņš bija patiesībā sekojoši, ka pats Cape Epic īstenībā nebija grūtākais. Laurim un man bija, ja mēs pārcietīsim tās nometnes nospraustās, kādas mēs bijām salikuši tajā treniņu plānā. Cik jums viņas bija? Plus mīnus, cik jūs uz ko jūs paspējāt aizbraukt? Mēs bijām 2 reizes tajā laikā Kanāriju salās. Gran Kanāriju. Ar vienreiz ar šoseis, vēl vienreiz ar MTB. Vēl un tad būtībā mēs ar Lauri tur aizbraucām, trenējāmies un tur bija interesanti. Mēs atbraucām, Lauris uztaisīja testu, lai gan tā nometne bija grūta. Un Jānis Kaupe jau pirms gada Laurim bija teicis, es nezinu variantus, kā tu vispār vēl varētu progresēt. Un Lauris uztaisīja būtībā savu labāko darba spēju testu, tieši pēc tās nometnes. Tā kā īstenībā, jā, Lauris bija
ļoti gatavi. Protams, visi jau zina, kā mēs braucam. Mēs vienmēr ar Lauri esam braukuši Latvijā. Es esmu maķinīt labāks bijis, bet tajā brīdī īstenībā viss jau bija atkarīgs no cik labi sagatavosies Lauris. Un tad mums tāda laba sinerģija bija. Viņš ir ļoti mierīgs cilvēks. Es esmu tāds bišķiņ arī sapņotājs ar augstām ambīcijām. Un tad mēs tā kaut kā atradām to līdzsvaru. Un pats Cape Epic, tur, protams, nav komentāru. Tur ir es labākā vietā, skaistākā vietā un pat tik labiem, tā teiksim, single trackiem, trailiem nekad dzīvē neesmu braucis. Neteikšu, ka man likās viņš grūts, fiziski, bet man nebija arī tā, ka Lauris mani vilktu ārpus komforta zonas. Ja es brauktu visdrīzāk kādu spēcīgāku braucēju, man būtu grūtāk. Bet, izdevās mums finišēt pārliecinoši amatieros, bet tas desmitnieks īstenībā nebija tālu. Tas nebija. Bet nevienu reizi neiebraucāt desmitniekā vai iebraucāt kādā no posmiem? Mēs, man liekas, labākais kaut kur bija ap 20. vietu, bet īstenībā visreālākais bija pirmais prologs, un tur bija labs rezultāts. Tur bija problēma, ka mēs braucām no beigām, un tur bija daudz priekšā lēnāki braucēji, un tu vienkārši netiec garām. Mēs rēķinājām, jo tas ir tāds latviešu formāts, 25 km. Un tad tās elites komandas varbūt šur tur pirmajā uzreiz negrib prologā izšauties. Es pieļauju. Un tur nebūtu tālu, es domāju, arī pirmā desmitnieka, bet problēma jau vēl ir, kur mēs startējam atsevišķi no elites. Un, ja pirmie 10 km vienmēr ir diezgan skrienami, tad elites grupa vienmēr brauc ātrāk nekā mēs. Mums vienādu laiku iedod beigās, bet mēs atsevišķi startējam. Un tad tu jau principā zaudē pirmajos 10 km, ka vēl nav sākušies kalni jau diezgan daudz. Un tad vēl ir jāapdzer, priekšā braucošās elites meitenes, tur grūti ir diezgan. Bet beigās jau, protams, salīdzina, beigās jau tāpat bija labi. 21. vieta absolūtajā vērtējumā arī starp eliti. Jā, tā kā es neatceros, cik tur bija komandas, bet mēs jau braucām garām, mēs jau arī bieži vien saķērām. Tur bija elite brauca mums priekšā, nemaldos, 20 minūtes vai 25. Un mēs bieži vien saķērām kaut kādas 20 elites komandas noteikti. Un viņi vienmēr tā domāja, kaut ko tur murmināja pie sevis, amatierus kaut ko. Bet tur bija tā smieklīgā epizode, jūs iebraucāt finišā un tie intervētājā, in which team are you riding and you are professional cyclists un tādu. Un jūs sakat, no, we are amateurs just. Jā, kaut kā varbūt tā arī bija, tā precīzi neatceros, bet mēs jau braucām ar viņiem kopā tur iekšā finišā. Mēs tur kaut kā viņš kaut kā tur intervēja, kad vēl viena tur elites tīma nobraukuši, viņš mēs esam tikai amatieri ikdienas braucēji. Tā arī ir. Un starp citu bija tāds interesants atgadījums, runāja par Āfriku. Man pēc kaut kāda gada es ieliku kaut kādu tur storiju, un otrajā vietā amatieros bija šveicieši. Jā. Viņi bija super motivēti. Viņi tur bija izdomājuši tādu stratēģiju, ka viņi tajā prologā startēs. Viņi uzrakstīs tajā, tur jānorāda, cik tevs provizoriskais laiks, cik tu varētu braukt prologu ilgi. Viņi bija uzrakstījuši super sliktu laiku, jo tad liek tos sliktākos pašā priekšā. Un viņi startē no rīta, tur tad nav tik karsts. Un viņi, cik viņi bija super motivēti. Un tad, protams, mēs bijām labāki par viņiem beigās. Un pēc gada viņš man vienā storijā uzraksta, cik viņš īstenībā, ka viņš jūtās slikti. Kad viņš tajā brīdī bija ļoti naidīgi noskaņos, kā jau šveicieši. Es nezinu, ko viņš to tajā brīdī domā, bet ka tajā brīdī viņš jūtās slikti, kad viņš tajā Āfrikas periodā, viņš ļoti, es negribu teikt vārdu, nolādēja mūs vai kaut kā ienīda, bet ka viņš tā, kaut kā tās emocijas viņam bija nosēdušās, un tā viņš to uzrakstīja. Ka tas tā stulbi, viņš domāja, kāpēc mēs vispār braucam amatieros, ja mums jābrauc ir elitē īstenībā, kāds saka, kaut kā tā. Un tad viņš beigās pajautāja jautājumu, bet jūs nākošais gan nestartēsiet? Es uzrakstīju, nē, viņš saka, jo mēs startēsim. Loģiski. Tā, viņš laikam, varbūt tāpēc uzrakstīja, es nezinu. Bet kāds ir tas arī starp sacensībām, tur viens ar otru parunājās, arī ir kaut kādi trash talki vai kaut ko tādu, arī tur tas atkopšanās periods starp posmiem. Tur mums mēs varētu tur stundām droši vien runāt par pašu procesu, vēl arī pavāras atjaunošanās un viss pārējais. Bet kāda ir tā sadarbība vai komunikācija starp braucējiem? Tā kā tieši sacensību laikā? Jā, sacensību laikā tas periods, kas tur ir, cik tur 9 dienas laikam kopā bija tas brauciens un tieši starp tām dienām, vai tikai katrs nolien savā stūrī atpūšās, izguļās pēd vai kaut ko pārunā?
Nē, īstenībā, jā, sākumā, protams, tur visi tur nenormāli fokusēti, tur gatavojās un tā, bet patiesībā sanāk arī brauciena laikā iepazīties, jo tu jau, principā, katru dienu brauc kopā tur. Mēs īstenībā diezgan sanāca daudz braukt ar, man liekas, kā master pirmo to kategoriju, kur ir Karl Platt. Nu, tā kā viņš ir entās reizes uzvarējis tajā Cape Epic pasaules čempions, un tad bija, neatceros, Spānis, kurš ir arī tur entās reizes XCO uzvarējis posmus un tā. Viņi brauca kopā, viņi it kā 40 pāri gadi, bet viņi bija, kalnu posmos, viņi diezgan labi bija. Un tad mēs ar tiem pabraucām kopā, un bija tā gods, ka tu, brauc it kā labi, viņi tur ir, protams, vecāki par mums. Mēs bijām beigās labāki par mums, bet tas tā ir iekritis prātā. Bet mēs jau sanāca diezgan daudz braukt reāli vieniem pašiem ar Lauri. Mēs kā aizbraucām, tā mēs arī braucām. Ķērāt eliti. Bet viens īstenībā es tikko atcerējos vienu atgadījumu, ka tā man vēl dzīvē nebija bijis, jo, kā es teicu, bija jādzen tās elites meitenes. Ja pirmajās dienās, ko nozīmē Āfrika, es tad izstāstīšu, pirmajās dienās mēs braucam tur Serpentīnā garām. Protams, tur ir grūti tik garām, bet mēs tur sākam on the right, tā kā viņas palaiž, un tad tu kaut kādā brīdī visām tiec garām. Jā. Un tad pēdējos posmos bija tā, kaut kādā 6. posmā. Es neatceros, tas bija kaut kādas varbūt beidzamās komandas. Es braucu garām, bija stāvs kalns. Un es saku, on the left, viņa kliedz, nē, un tā kā jādzen tev par labo pusi. Bet es redzu, ka tur īsti nav kur apdzīt. Es dzenu pa kreisi. Un es dzenu tajā brīdī pa kreisi, un viņa man speciāli gāžās virsū, mēs saķeramies, un viņa ar tādu pilnu naidu man kādas 4 reizes no visa spēka pa muguru. Tāpēc es saku, tā bija 6. diena. Visi pirmkārt ir fiziski noguruši. Emocionāli, jo sākumā visas bija laipnas. Tajā brīdī te jau loģiski, ka tu nogursti arī emocionāli, un tās emocijas ir tā. Un beigās jau, protams, viss bija kārtībā. Viņa izlādējās, un mēs braucām, mēs tikai Lauri pasmējāmies. Bet tas bija labs, cik viņa tādu sīku epizodi var uzvilties. Un tas arī piedod droši vien skaistam tām sacensībām. Pieskaramies vēl vienām lielajām sacensībām, kurām mēs gribējām. Ir Gravel Weekends, kas tepat Latvijā mums notika. Pagājušais gads Latvijas riteņbraukšanas burbulis sacēla lielu troksmi. Dažādas pasaules zvaigznes atbrauc, tā skaitā arī latvieši, profesionāļi, amatieri. Finišs. Tikai par to finiša spurtu 7 sekundes ar Toms Kuiņu, profesionāli pasaules līmeņa braucēju, un Oskars Možnieks, latviešu amatieris, un Emīls Liepiņš aiz tevis tikai. Un pēc tam vēl mums tur aizkadrā teica, kad Emīls esot apsēdies pa finišu, un es, kāds Oskars var būt tik ātrs? Jā, to es nezināju, bet nē, īsumā par Gravel Weekend paldies Kārlim par uzaicinājumu. Sveiciens Kārlim Bēlandam. Jā, sveiciens Kārli. Nedēļu pirms Gravel Weekend es nebiju nolēmis, vai es tur startēšu. Kārlis man uzrakstīja, vai tu vēlies piedalīties, un tas arī nostrādāja. Tad es tā apdomāju, jo īstenībā tas bija nedēļu pēc, es biju Islandē, 200 km nobraucis, un tas bija tāds skarbs pasākums, negribējās uzreiz uz 140. Ja? Es tomēr esmu amatieris. Bet bija labs laiks, es apskatījos prognozi, man negribējās nenormāli, es jau tur biju Islandē atcelis un tā. Es domāju, nē, labs laiks, saulains, un tad es aizbraucu uz to prologu nostartēju, kur bija ļoti labi. Arī pārsteidzoši gāja. Acīm redzot, bija laba forma. Super, kad bija tik labi braucēji. Mārtiņš Blūms, Emīls, Toms, vēl citi braucēji, tur Vosīts un pārējie. Un tas, īsumā par Gonku. Gonka sākumā ātra. Tur, protams, ir ārzemju braucēji daudz, visi, kuri startēja World Tour, arī bijušie kaut kādi braucēji un World Series, gravel tieši kontekstā. Un tur bija kaut kādas pāris saslēgas vietas. Es zināju, es pat nezināju, varbūt, kur ir jābūt priekšā, bet es skatījos, Toms varēja redzēt, ka negribēja saķerties kaut kādos kritienos muļķīgos, tikt viņš tur turējās priekšā, es tur kaut kur arī. Un tā mēs aizbraucām kaut kādi 7 braucēji, pēc tam mūs atkal noķēra. Un tad bija viens kalns. Un es redzu, ka Toms uzšauja. Un kaut kas tajā grupā pasaka, principā latviski, Gonka beigusies. Un tad es saprotu, principā tas ir tas brīdis, kad ir jāšai pakaļ. Un kā es pārcēlos, es nezinu, tur vēl bija kaut kādi 2 braucēji ārzemju. Un kaut kādas 2 minūtes, principā, tur bija normāla tāda asins garša mutē, bet tad mēs piebraucām. Tad tur vēl kaut kas pārcēlos, es sapratu, tas ir tāds spēcīgs atrāviens. Un tad mēs braucām kaut kādi 6-7 cilvēki.
Un es vēl tagad atceros, Tomam tā nebija labākā diena. Man liekas, viņš uzkāpjot uz tās jaunās uzsēdes. Viņam nebija kājas labākajā formā, jo tas ir normāli. Daudziem liekas, kā Toms tur ar vienu kāju viņš varētu uzvarēt. Bet tur jau arī citi spēcīgi braucēji ir. Un tu, teiksim, uzsēdies uz cita velo, skaidrs, kad viņš teica, ka viņam ir tādi krampīši jau sāk parādīties, viņš tām piebrauc. Neviens jau neko citu, tur visi ārzemju braucēji. Viņš man saka, klausies, kā tu jūties osīt? Es saku, tā, ir kaut kāds 100 kilometrs. Es tā, it kā normāli. Un viņš saka, es tev ievilkšu uz finišu, ja kas ir šitā aizies, es tev ievilkšu uz sprintu, tu varēsi? Es saku, es varēšu, izskatās, ka es varētu būt labākais šeit no sprinteriem. Bet nesagāja tas, ka mūs noķēra vēl tur 9 braucēji, un tad tur sākās bultošanās, un tā mēs tur jau bijām saguruši, un tā mēs arī finišējām. Bet, es nedomāju, ka Toms tur bija mega fokusēts. Viņš vienkārši baudīja un tur tādā garā. Bet, protams, tas bija, man jau patika, forši bija atrasties tik spēcīgi atrāvienā. Bet šeit es domāju, pajautāšu. Es domāju, kur iepīt to jautājumu, bet es domāju, daudziem skatītājiem arī gan aktuāls profesionālais sports. Gan jau, ka es par to domāju, labi, biatlonā skaidrs, bet riteņbraukšanā. Es domāju, ka man arī tas būtu sanācis. Ja es varēju sasniegt tik labus rezultātus, arī esot tādā, teiksim, apvienojot ar, nezinu, tev projām šobrīd? Nē, šobrīd jau viss, es jau esmu pensionārs. Bet, 26 tu man tikko teici, pīks ir 28. Jā, protams, kad ir tādā gralo kontekstā, tādā, teiksim, ultrās 200 un 300, tur jau arī tie labākie nevienmēr ir jaunie. Tur jau jābūt arī mentālai. Tādā ziņā, jā, bet man vienkārši nav fiziski daudz laika, lai brauktu kaut kādu krosu, kas ir anaerobs sporta veids. Tur jau pa vēlu, biatlons slēpošana. Tad ir jābūt jau ilgstoši tajā. Tur tas vilciens negluži ir aizgājis, bet tur jau. Bet, protams, kad es būtu, piemēram, jaunībā sācis ar riteņbraukšanu, potenciāls jau man arī būtu tajā sporta veidā. Ja es būtu visu uzmanību veltījis, skaidrs, ka tie jau ir tādi radnieciski sporta veidi, izturības, tur biatlons, slēpošana. Riteņbraukšana, ja darba spējas ir, tad nav problēma. Jā, bet tas ir tā, ja. Pastāst vēl vienam, pieskaramies vēl arī trešajam. Šķiet, ka laiks mums ļauj. Islandes graveles sacensības rifti, mēs viņam pieskārāmies arī nedaudz. Kā tur iekonomentē viens no eksotiskākajiem formātiem Eiropas gravelā. Un tur nav tikai riteņbraukšana, bet arī stihija, vējš, Rauņos ķīveres, lavas lauki, granti, kas upes, visu laiku upes, jā. Bezgalīgi horizonti. Jā, tas bija pirmkārt, tur bija lietus, tur ir, Islandes vasara ir plus 15-16 grādi. Vējš, bet mums paveicās, ka vējš īstenībā nebija stiprs. Un tajā sacensība rītā jau lija. Un, es biju pārsteigts, cik īstenībā ātri visi sāk to 200 km distanci tur tajā gravelā. Viņi ir pieraduši braukt tik daudz tos kilometrus. Un, principā, pirmie 70 km bija tādi, kad mauc pilnā gāzē, lai nobrautu ar pilno grupu. Tā tu atrodi savu tempu, atdzīvojies un brauc, bet runājot par to eksotiku, jā, iespaidīgi. Tādu krāsu gammu es nebiju. Tā kā redzējis smiltis vispār tādā krāsā. Tad tur kaut kur pa vidu pēkšņi zaļš, kaut kāds nesaprotami vulkāni, sniegs, tad upes visu laiku. Es nezinu, es neskaitīju, cik tās upes bija, bet tur bija, kāds viņam mēģināja braukt cauri, un tur bija efiski skati. Vismaz es ar perifēro redzēju, ka tur, labāk tām upēm ir nebraukt cauri, jo tur bija kritieni daudz. Tā kā, tas ir tāds, lai tu sevi pārbaudītu. Tur ir vērts aizbraukt. Un dabas dēļ tur ir, tā bija tāda arī vienam no lielākajām motivācijām vienkārši tur doties. Un kur vēl labāk, kā izbraukt kaut kādu apli vēl 200 km garumā. Bet tas bija tāds tavā, tā mērķa sasniegšanā viens no punktiem, kas jāaizpilda? Nē, tas arī bija spontāni. Man vienkārši viens klients, es viņam zvanu, kā mēs gatavojamies šajā sezonā kaut kādā, neatceros, februārī. Jā. Viņš saka, es te vienā riftereisā braukšu, viņi saucās, tur Islandē, jā, es tā, ok. Es īstenībā Islandē gribētu kādreiz arī būt. Es tā iegooglēju, un tad apskatos, jā, tas varētu būt labs mērķis šai sezonai. Uzrakstīju vēl pāris džekiem. Braucam, tur kaut kā WhatsApp čata grupu uztaisījām, un viss. Es tad jau pēc nedēļas jau biju dalību apmaksājis. Tā kā, tā tas notiek. Tā kā labākās idejas dzimst tādā veidā. Spontāni. Jā, gandrīz. Nevienmēr, bet
Nu, tev viņas varbūt tu viņas sauc spontāni, bet tas tāpatās ir gatavošanās smagi. Nē, nu, tā ideja kā tāda, nu, tā es biju nolēmis, bet tas nebija tā, ka tur super mērķis. Tad, attiecīgi, man bija jāpiemeklē tāds jānopērk labāks ričuks, un tad tādas gravals aizgāja. Šobrīd jau es esmu pieteicies, jau nākošu gadu braukšu za traku, tā kā Gironā, 200 tieku. Tā kā, nu, nav tik traki, ja tu tā noskaņojies. Bet ir vēl kaut kādi setpointiņi, ko es gribu uzlikt, kurus jāpaspēj vēl noteikti jāizdara. Nu, kaut kāds cik tur 18. sezonu izbraukt LV MTB maratonā. Visdrīzāk kaut kas tāds, kaut ko nopaļot uz 20. jā, un tad domāt, kaut kas tāds varētu. Vai tev tur nav, piemēram, LeBrons James, NBA grib ar savu dēlu uzspēlēt vienā komandā, ko viņš jau ir izdarījis? Tev varbūt tādas ambīcijas uzbraukt? Nē, tik tālas neesmu, es domāju, tev būs vēl ilgi jāgaida. Bet, to jau noteikti izdarīs. Tas jau nav tas grūti izdarāms. Tepat Latvijā uzbraukt kādā gonkā kopā, bet tā kā no teiksim, ārpus Latvijas gonkām noteikti gribētos kādreiz, ka sasniegšu varbūt, ja tā aizdomājās masteru kaut kādā vecumā aizbraukt uz kādu pasaules čempionātu, kaut kādā tādā kategorijā pamēģināt. Jo tur ir, neteikšu, ka vieglāk, bet tā viss nav tik visi fokusēt uz rezultātu un tā, vairāk izbaudīt. Varbūt aizbraukt vēlreiz uz Āfriku ar Lauri. Mēs tieši runājam, ja mēs brauktu vēlreiz, tad mēs varētu tajā master kategorijā, jo tad jau nav tāds, tik ļoti tu vari vairāk izbaudīt, es domāju, to Āfriku. Bet, ko tālāk? MTB ir Latvijā jau uzvarēts, viss ir uzvarēts, ko var vien uzvarēt droši vien gravelī arī. Tāpat tās turpinās arī pabraukt uz kādiem mačiem, vai tev ir kaut kāds nosprauts arī mērķis? Nē, tagad es tā nopietni beigšu un startēšu tur amatieru, nevis amatieru, bet kādās citās mierīgākās sacensībās, vai sagaidīsi kādu jauno, kurš beidzot var tev pārbraukt un tad metīs mieru? Jā, kā es esmu mēroklī, ja kāds tiks man pāri, tad viņam ir jāiga braukt kaut kur startēt ārpus Latvijas. Kamēr man netiek pāri, tikmēr tad jātrenējās. Bet, es turpināšu braukt, tāpēc, ka patiesībā tas arī šajā gadā jau bija. Man ir kaut kādi arī jaunie tie puikas, ar kuriem es arī gribu viņi startē. Es esmu tad arī klātesošs tajās sacensībās, un tad es varu ar viņiem arī parunāties, kā viņi iet un tādā veidā satikt arī tos cilvēkus esot. Tā kā es domāju, ka jā, es noteikti startēšu arī nākošo gadu MTB maratona seriālā. Nezinu par to gravelu visu seriālu, bet tā kā nav mega ambīciju tagad tur trenēties kaut kā atkal uzvarētu, bet es domāju, viss būs kārtībā. Tad nekāda brīnuma jau nenotiek. Ja Mārtiņš neizdomās sākt visas posmas Latvijā startēt vienīgais. Tas jau bija labs no Jaunpiebalgā, kur tu pateici arī intervijā, kad Mārtiņam palika pa lēnu, viņš piecēlās kājās un aizbrauca vienā kalnā. Bet tas ir normāli. Viņš jau ir, ja es to Mārtiņam tiktu līdzi, tad man tiešām būtu jādomā par profesionālo sporta atkal. Un otrs, spilgts moments, kas man ir palicis atmiņā, bija Cēsīs Žagarkalnā, kur Toms Kuņš arī startēja ar MTB, un tur teica, vispār šosēnieki parasti neliekas, ka māk braukt ar MTB, bet Toms te ir labi brauc. Un tur tajā kalnā garais tas droši vien viņam palīdzēja arī, kā jau kalnu karalim un novinēja tur. Ne, jūs jau redzat, kā viņš finišē. Viņam principā, kur viņš atrod tos vatus, tā kā beigās, tā kā viņam ir tās īpašības, man liekas, kaut kādu 2 minūšu jaudu, ko viņš var turēt. Grūti, jā. Tur es biju jau sagurs, jā. Tā kā, bet bija arī forši uzbraukt. Viņš jau, tā jau loģiski, viņš jau senāk brauc arī MTB maratonus. Tur jau nav tās muguras smadzenes, jau atcerās. Viņš uzkāpa uz tā riču, ka labi, viņš varbūt tur nav tik asis, varbūt uzvaru viņam kaut kādas dažas sekundes tur pa līkumiem, saknēm, bet viņš jau iziet klajā vietā, laukā, un viņš jau tāpat pieliek tur to jaudu un visu. Un viņš jau iemācās, viņš jau mācās tur katru nākošo līkumu, viņš paliek kā labāks. Viņš varētu braukt ļoti labi arī MTB maratonus, viņš pagatavotos mēnesi. Taisnība. Ejot pie pēdējās tēmas, atgriežamies pie saknēm. Atgriežamies Latvijā, Liepājā, kur tu šobrīd dzīvo. Jaunieši esat izveidojuši arī trenējies gudri kopā ar Lauri, kuru, es domāju, vēl joprojām praktizējat. Kā tu redzi nākotnes ritimbraukšanu Latvijā attīstību un jauniešus? Jā, tas trenējies gudri projekts, viņš tapa patiesībā ar tādu mērķi, lai vispār iedot kaut kādu instrumentu cilvēkiem, vairāk domājot par veselīgu dzīvesveidu. Tā bija Laura ideja, viņš man uzrunāja, es esmu parasti ļoti atvērts tādām jaunām idejām, viņš man uzrunāja kā speciālistu, kā fizioterapeitu.
lai es pienesu šo te vingrošanas sadaļu, un mēs apvienojāmies, un tad mēs izveidojām šo te ar domu, jā, jo man arī bieži vien klienti jautā, cik forši tev būtu kaut kāds tāds arī attālināts formāts un tā, un man vienmēr arī kādreiz kaut kur cilvēks atnāk, viņš nedzīvo varbūt Liepājā vai tur Grobiņā, viņš tur atbrauc no Rīgas, piemēram, tad es viņam varu iedot kaut kādu tādu normālu, vismaz nevis tur safilmē ar telefonu, bet tādu iedot kaut kādu sakarīgu to instrumentu, kuru viņš var izmantot, un tā ideja mani ļoti labi uzrunāja. Bet, protams, mēs sākām. Bija, protams, klienti, kuri piesakās, kuriem ir tieši šis te noderīgi, bet, protams, mūs atpazīst arī kā ritembraucējs, un tad sāka arī uzrunāt viens pēc otra. Arī šie tādi jau ir uz rezultātu tendēti, teiksim, tā varētu teikt, jā, amatieri, arī šie te jaunie. Un tad personīgi, un man arī tāda iekšēja tāda sajūta bija, lai to deksmi saglabātu, to motivāciju, būtu arī forši, ja man, piemēram, uzrunātu kaut kādi pāris tādi normāli jaunieši, kuriem es varētu arī iedot kaut kādu, teiksim, savu to pieredzi un skatījumu uz to, kā vajadzētu trenēties. Un tā arī notika. Un tagad jā, mēs turpinām darboties. Mums ir kaut kāds arī tas pastāvīgo klientu loks. Un, jā, tas ir tāds, es varētu teikt, priekš sevis, tas man patīk, tas ir man kā hobijs. Un mēs tādā ziņā es esmu ļoti apmierināts un es skatos uz jaunajiem. Skaidrs, ka jaunajiem jau ir svarīgi, lai viņiem ir, kad viņi var trenēties grupā un tā, bet ir tie fokusētie, tādi ļoti disciplinēti jaunieši, kas ir spējīgi trenēties, tur, teiksim, attālināt, viņiem dod ieteikumus, kāpēc ne, un šobrīd man tādi arī daži ir un ļoti labi rezultāti. Tu arī ar viņiem strādā kaut kā mentorē vai emocionāli, psiholoģiski mēģini arī ar tiem jauniešiem strādāt, vai tīrs treniņu plāns, uzturs un tas viss? Nē, tāds piemērs. Mēs braucām Spānijā nometnē pavasarī. Mēs tā Alvim piebakstu, klausies, Alvi, šogad īsā distance jāuzvar ir. Viņš tā kaut ko tur, desmitniekā varētu. Es jau pagājuši gadu, kā nevarēju tur un tā, es jau maz startējis. Un es saku, mēs šobrīd gatavojamies. Es redzu, ka tu esi to spējīgs. Tas jau ir tā, tas vairāk nāk, ka tu radi to pārliecību. Tā es kā tāds psihologs jau es nestrādāju, bet kaut kādā mērā arī manā profesijā es jau arī ar klientiem runāju bieži vien jau tas celis sāp nedēļ tā, kad viņai kaut kas ir, bet tāpēc, kad ir mentālais kaut kāds tur stress, tam ir liela nozīme. Tāpat arī sportā, ja tu atrodi, izproti to jaunieti, un tu esi viņam vēl autoritāte, svarīgi, lai tu esi viņam tā kā autoritāte, un viņš tev uzticās, tad tas arī strādā. Tādā veidā es esmu, varētu teikt, jā, tāds mentors viņiem, jā, un tad, jā, kaut kādā mērā. Kā tev pašam, kā trenerim, atšķirās audzēkļi un tev pieeja no personas uz personu? Viņi visiem vienādi, vai tu tomēr atrod arī, kā trenerim kādreiz sauc tādi līdz lielāks potenciāls šiem sportistiem vai redzi viņā lielāku teksmi, attieksmi? Vai tev neatkarīgi no tā tie, kas tev nāk, viņš tev ir klients un tu ar viņu strādā, vai tev izveidos kaut kādu personīgāku saikni ar kādu? Man ir kaut kā tā paveicās, ka man uzrunā super motivēti, disciplinēti jaunieši. Man kaut kā tā ir iegājies, ka laba sadarbība ar motosportistiem. Un tas pats tādi zināmākie, tas pats Jānis Reišuls, kurš šobrīd jau parakstījis līgumu un tur strādās ar citiem fiziskās sagatavotības treneriem. Labs gads bija ļoti Jēkabs Kubuliņš, tur Laicāns, tādi zināmākie, kuri brauc jaunieši, tie paši ritembraucēji, kur Valters Jonas šogad principā pirmais gads no BMX. Viņš atnāca uzreiz top 6 MTB maratonā. Tas pats Alvis. Protams, arī slēpotāji ir un tā tālāk. Protams, viņiem katram ir kaut kāda sava tā izējas pozīcija. Un tās savas vajadzības motosportistam skaidrs, ka viņam ir tā, es viņam iedodu to sadaļu, kas ir tur balansēta. Viņiem ir regulāri traumas, es viņam varu iedot šo. Viņi visu laiku dzīvo kaut kādās mikrotraumās. Un tad visu laiku jāmanidžē tas. Tad viņam tas sāp, un tam man jāpiemeklē, lai viņš var kaut ko citu tajā brīdī padarīt, lai viņš tā kā nesēž vienkārši dīvainā un negaida, ka viņam sadzīs.
Un tad tas jāmenedžē. Un visu laiku tas ir tāds, no manas puses labs pienesums, kad es visu to saprotu, kas attiecās uz teiksim, kaut kādiem reģenerācijas procesiem, atjaunošanās procesiem. Un tad atkal tur, slēpotājiem atkal ir citas lietas, kas ir svarīgas. Tad visu laiku tev ir jābūt tādam elastīgam. Un man tas arī ir labi, kad esmu bijis tajos sporta veidos dažādos, es zinu to specifiku, kāpēc var sāpēt, kas ir raksturīgākās pārslodzes traumas. Un tad es iedodu attiecīgas slodzes, varu tur, teiksim, braukt, likt ar riteni, nevis skriet un tā. Menedžē tās slodzes visu laiku. Katrā ziņā, jā, tas ir, manuprāt, tāds mans pluss. Bet tu domā arī piemācīties, varbūt, vai jūti, ka prasās kaut kur vēl papildus zināšanas, nezinu, tur kādā citā jomā, ne tikai fizioterapijā, vai šobrīd? Šobrīd jau. Tādā, kas varbūt man pats pašam interesēti, ka šobrīd ļoti attīstās izturības sportā ir uzturs. Un tad es šobrīd sūtu skaidrs, kad tos savus uzraugāmos, tā teikt, pie uzturas speciālista. Bet, tas būtu tāds interesants virziens, bet tas tik strauji attīstās, protams, informācijas. Šobrīd tik daudz var arī, protams, ļoti paši izglītoties, bet skaidrs, ka labāk. Kad ir klienti kaut kādi, kuriem ir vēl kaut kādas arī amatieri, ir daudziem, kuriem arī tā ēšana jāsakārto, bieži vien tas pieklibo, un tad es labāk sūtu, lai viņi tur tās kalorijas skaita un izpēta to uzturu paradumus speciālists cits. Bet to gribētos. Bet šobrīd, kad ir sava praksa, un tas viss, mums jau ir tāpat resertifikācija, mums visu laiku ir jāmācās. Protams. Vairāk tas virziens, fizioterapijas virziens. Ko tu pats kā treneris gribētu, lai sportisti saprot par treniņiem, veselību, dzīvesveidu, režīmu? Tur jau mums ir jādala divās kategorijās, kuras tu uzskati par tādiem sportistiem. Kurus tu trenē, pieņemsim? Es sev uzskatu par tādu virsvidējā sportistu. Es esmu par ļoti aktīvu sportistu, aktīvi nodarbojos ar sportu. Ja? Tad ir tāds, cik mums ir tie PVO dati, starp citu, tas arī viens jautājums. Tur, man liekas, bija, neatceros tagad no galvas tās minūtes dienā, cik ir jāpavada pēc Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem. Bet tur ir... tur mēs pēc tā varētu mērīt, kas ir sportists, ja ir virs tā vai nav. Bet kā tu pats, ko tu gribētu? Parasti jau klasificē tā, parasti ir kaut kāds amatieris, sportists, ko mēs sauksim, teiksim, kurš kaut kur piedalās sacensībās, un tad ir kaut kādi arī cilvēki, kas varbūt viņš nepiedalās sacensībās, bet viņš vienkārši grib kaut kādu recepti, lai viņš ir vesels, viņš ir varbūt spiests kaut kādā brīdī kustēties, un tad ieslēdzās šie te PVO dati, kas ir noteikti tur standartā 240 minūtes nedēļā, kas tev ir jāpavada aerobā slodzē, plus vēl kaut kādas vismaz 2 reizes pa pusstundā tev ir jānoslogo visas lielās muskuļu grupas. Jāveic arī kaut kāda mobilitātes vingrinājuma, koordinācijas vingrinājuma. Tā ir tā sadaļa, kas man arī ļoti interesē un gribas iekustināt tieši tos, bet viņi kaut kā paši kaut kur taustās. Latvijā liela sadaļa tā, kuri grib kaut kur uzstartēt, un viņiem tad sākās atkal tas, ka viņi tad bieži vien izdara par daudz un par strauju. Viņam ir kaut kāds mērķis, noskriet pusīti, noskriet 10 km, nobraukt vivusiņu. Tad ir kaut kāda tā sadaļa, kurai atkal ir jāskatās savādāk uz viņiem. Un tad ir atkal vēl tā, teiksim, kuri mērķē uz augstākiem sasniegumiem. Bet noteikti, ko es esmu novērojis savā praksē, kad es vairāk sadieku izturības sportistus savā tajā burbulī dzīvojot un paziņām un tā tālāk klienti. Viņi kaut ko uzskrien, viņiem tur varbūt patīk pabraukt ar riteni vai ir kaut kādas sporta spēles, tur Liepājā populāras, piemēram, tenis, pludmales tenis. Un tad viņi aizmirst par to, ka vajadzētu nostiprināt visu to ķermeni, lai viņš ir balansā. Un tad es viņus izglītoju par to, un tā ir tā sadaļa, kur daudzi jau paliek labāk. Es redzu, ka iet uz sporta zālēm un tā, kad ir vajadzīga tā sadaļa. Un, protams, atkal ir kategorija, kur iet pārāk daudz uz zāli, kuriem atkal vajadzētu to kardio treniņu. Un tad ir jāatrod tas māksla, ir atrast to balansu starp šiem te. Tas nav nekas jauns. Bet cik tas būtu, lai arī mūsu tas viens no podcastu mērķiem ir runāt par aktīvu dzīvesveidu un sportu kopumā? Kas būtu tā tava rekomendācija kā profesionālim?
minimums vai tas absolūtais standarts, ne minimums, bet standarts, kas būtu jāpavada ikvienam, neatkarīgi no tā, vai viņš sauc sev par sportistu, vai ir aizņemts vai nav aizņemts. Kas būtu tas nedēļas ietvarā, ja mēs skatītos droši vien? Tādam cilvēkam, parastajam, viņam ir vismaz, es uzskatu tā, kaut 3-4 nedēļā jāveic aeroba aktivitāte, teiksim, 40 minūtes, ja tā ir, vismaz. Skriešana, riteņbraukšana. Tad, protams, var ar riteņbraukšanu, tas ir varbūt bišķiņ jāpieliek, tas laiks, kāda stundiņa, bet ir jāpavada tādā, intensitātē, kur es ar viņu runājot pa telefonu, es dzirdu, ka viņš ir, ar kaut ko viņš nodarbojās, bet viņš nav ļoti aizelsies, lai nav par intensīvu. Šī tā aerobā slodze ir svarīga. Tā būtu tā Z2 zona? Teiksim tā, mēs viņu saucam par Z2, jā. Un tad ir, varbūt kaut kādos brīžos, teiksim tā, uztaisīt kādu intervālu aktīvāku. Ja, teiksim, nemāk strukturizēt, tad vienkārši banāli uztaisīt kaut kādu reizi nedēļā, kaut vai, 3 reizes pa 30 sekundēm uzbraukt tā, cik to ātri var. Tā, lai iedarbinātu arī citas enerģijas sistēmas, anaerobās tās pastimulētu. Un tad ir vismaz 2 reizes nedēļā pietiek pilnībā ar 20-30 minūtēm mērķēti vienkārši uz lielajām muskuļu grupām. Tie ir kaut kādi pietupieni, izklupieni, smaguma, teiksim tā, smaguma celšana, jo tie daudzi cilvēki, kuri pie manis arī atnāk, viņi bieži vien ir saņēmuši kaut kādus vingrinājumus no fizioterapeita, kur ir guļas pozīcijā, svara nenesošā pozīcijā, un viņi ir par vieglu. Viņš jau viņus taisa pusgadu, kaut kādus vingrinājumus, kuri nav slikti vingrinājumi, bet tie ir varbūt sākuma fāzē, bet viņiem vajag svara nesošus vingrinājumus, lai samazinās tur kritienu risks, īpaši pēc kaut kādiem 50, 60 gadiem, kad zūd koordinācijas spēks. Un lai nezaudētu šo te muskuļu masu, bet tas ir sākot jau no 30 gadiem, svarīgi tad mērķēti vingrinājumi, kaut vai 5 vingrinājumi pa 2-3 piegājieniem, un viss, un tas pat daudz laika nepaņem. Šo te saliekot kopā katru dienu, principā, 6 reizes nedēļā, bet pie tādām nav jābūt tam apjomam tik lielam, galvenais ir regularitāte. Jā, svarīgākais ir tiešām pat varbūt ne tik daudz, ka tu nedēļas beigās izdomājies izbraukšu tur 1-3 stundnieku riteni. Un tad kā bieži tas notiek, ka darbdienām nav laika. Bet svarīgākais ir kaut vai katru dienu, bet pat tām mazākam 40 minūtēm, 30 kaut ko padarīt, iedot, un tajā brīdī arī cilvēkiem vienkārši uzlabojas veselība, mazinās tā ikdienas tā spriedze, depresija, uzlabojas gandrīz viss, tās ir kā zāles. Bet parasti jau ir tā, ka, ja ir pašam kaut kas jādara, tas ir bieži vien, tā, ir visādi attaisnojumi. Bet galvenais jau ir sākt, Bet tieši tā, tev nevajag daudz, kaut vai ikdienā, tādas lietas, kur vienkārši, uzskriet pa trepēm, nevis uziet, bet uzskriet, lai tu dabū aizelsties. Vai kaut kādos brīžos uztaisīt, no rīta pietupienus 2 reizes pa 30 reizēm. Tas jau daudz laika neprasa, vienkārši tev jāpadara tas par ieradumu visu. Skatos, ko mums vēl skatītāji ir rakstījuši. Kas būtu tie 3 ieteikumi tev amatieru MTB riteņbraucējiem, lai gūtu maksimālu prieku gandarījumu no velo sacensībām? Velo sacensībām? Tāda īsajā, iziesim tādu īso jautājumu. Jā. Tieši sacensībās prieku, jā? Tā viņš mums ir jautājis, Edijs. Jā, tu noteikti savest kārtībā velo, lai nav tā, ka tu aizbrauc, ir riepas šķidrums, nav mainīts pusgadu. Tu uzbrauc kaut kur, un tev principā ir jau uzreiz sausais. Tā teikt, savest kārtībā riteni, patrenēties vismaz tā, kā mēs tikko pārunājām, kaut vai nedaudz, bet tā regulāri. Jā, 3. ieteikums, kas varētu būt 3? Pabraukt, ja tu reiz brauc MTB, tad pabraukt arī kaut kur ir izaicinošāks reliefs, kur tu dabū, kur tu esi uz nokāpšanas robežas, vai kur tev ir varbūt bišķiņ bail nobraukt, lai sacensībās tu jūties drošāk, ka tu piebrauc. Un lai tev aizmugurē nelamājās, ko tu kāp, kas tur, tā, lai tu bišķiņ uzlabotās savas praktiskās iemaņas. Jā. Kā atšķirās trenēties pie trenera vai trenēties pie ChatGPT? Jā, tagad, es nezinu, man liekas tas cilvēciskais, ka ja tev ir treneris, tu vari sazvanīties, tas ir kaut kāds, kuram tu pirmkārt jau uzticies,
Un man liekas, tas ir tā augsti. Īstenībā ChatGPT, man liekas, ja tu tiešām zini, ko viņam pajautāt, nav jau nemaz tik slikti. Bet tev ir jāsaprot, ko pajautāt, tev jāsaprot tas konteksts. Protams. Un tev ir jāsaprot kopējais plāns, jo tev viņš jau vienkārši iedos kaut kādus algoritmus, tu viņam uzrakstīsi. Uztais man treniņu plānu, tad uztaisīs arī. Taisi deadliftus, es nezinu, ko tev jau ir jāpranājas ar speciālistiem, kuri zina, kuri apskatās tur tavas analīzes. Tas ir kaut kādā tādā kontekstā. Un, jā, man liekas, jājūt tā kopaina. Tas ir tāpat tas cilvēciskais faktors ir svarīgs. Bet var jau, protams, arī tā. Es pieļauju, ka kaut kādu basicu, to es domāju, pat ChatGPT var arī labi pat varbūt dabūt, bet es laikam neieteiktu, es neesmu mēģinājis. Vai tev pašam ir treneris? Vai tavs treneris var būt kāds? Nē, man nav bijis treneris kopš, tāds treneris, ko mēs saprotam, treneri kopš 17 gadiem. Kaut kā tā ir sanācis, jā. Es tik labi sevi pazīstu. Ja es tagad izvēlētos treneri, viņam paiet kaut kāds laiks, viņš mani iepazīst. Bet ir dažādi veidi treneri. Tagad mēs redzam arī tenisā, arī psihologi vai psihoterapeiti kļūst par galvenajiem treneriem, kas palīdz jaunajiem sportistiem. Kā tu uz šo jomu, neieejot baigi dziļi, bet skatītos kā galvenais treneris. Jo tagad tenisā vairāk precedenti ir tādi, ka pat galvenais ir psihoterapeits un tikai pēc tam nākamie ir fiziskie un spēka treneri. Man jau ir tā, ka es neesmu, ja es gribētu, piemēram, ja es runāju par sevi, man vienīgā motivācija, atrast treneri būtu, ja es gribu kaut kādā nākošajā līmenī aiziet. Jā. Bet man šobrīd viss apmierina, un es nepretendēju tur uz ļoti mega augstiem rezultātiem. Tāpēc es iespējams, ka man pietiek ar to, ka es spēju to. Es sev esmu iepazinis un menedžēju tos savus treniņus. Bet jaunajiem, šobrīd, jau tā kā arī pirmajā podkāstā es noklausījos, Toms teica, sports ir jaunāks, un tad bieži vien tie jaunieši viņi nav nobrieduši mentāli. Viņiem noteikti vajag kādu mentoru, treneri, psiholoģisko, kas tur sakārto tās domas, jo viņiem arī cits. Viņiem tur ir tajā brīdī meitenes, puiši, ballītes un tā tālāk. Un tad bieži vien fokus var zust un tad atrast to veidu, kā atrast to balansu. Un, protams, ir vairāki treneri, fiziskās sagatavotības treneri vēl. Tur elites līmenī jau tur. Ir daudz speciālisti, kuri var nākt tālāk. Ejot tālāk par īsajiem jautājumiem, par balvām. Kuras sagādā prieku, kuras nodara sadzīvē, bet kuras aiziet uz SS? Sveiciens Jānim. Es esmu laikam pārāk slings, lai dzīvotu pa SS. Es parasti īstenībā, runājot par balvām, man ir tā, ka man par šiem gadiem jau dublējās. Bet tas ir jautājums. Tad es atdodu vienkārši tiem saviem kaut kādiem jauniešiem, kuriem tiešām es vienkārši pēc finiša neslēpšu, es dažreiz pieeju vienkārši. Tu gribētu šitādu, piemēram, Keher mazgātāju. Ceturto savu. Jā, ko es viņu darīšu? Tur es viņu labi varbūt tur pārdošu, bet par kaut kādiem eiro. Bet, es esmu laikam pārāk slings uz to. Un tad, kuras balvas visvairāk patīk? Tā, jāpadomā. Kaut kādas tādas, kurām ir kaut kāda varbūt pievienotā vērtība. Es nezinu, tas ir kaut kāda dāvanu karte. Iespējams, jāpadomā. Dāvanu kartes arī mēdz sakrāties atvilknē un tad beidzās. Jā, un tagad jāpadomā. Noteikti kausi un medaļas man nesagādā vairs lielu gandarījumu. Sievai arī ne, kur to visu nolikt. Tad es vedu atstāju dažreiz alūksnē. Pie mammas, atsevišķi istaba, kuras var, Un tā kā, bet skaidrs, ka šobrīd balvas tur nav tā, ka mega motivācija, lai piedalītos kaut kur. 3 lielākās kļūdas, ko novēro amatieru vidū sacensībās? 3 biežākās kļūdas, tātad padomāsim, sacensībās tieši. Jā. Braucot garām vai kaut ko, vai. Jebkā, es to neierobežoju. Jāpadomā tā. Es pieļauju, ka joprojām liela kļūda ir daudzi klibo ar kaut kādu riepas spiedienu. Tur nenormāli mandražē, kādas tur es dažreiz klausos, tādi, cilvēki, kas brauc tur pa kādām, aiz 50 tās vietas, cik viņi ļoti pievērš tādām detaļām lietu, cik ļoti daudz tērē enerģijas, kur es pat neaizdomājos, ka tas tā varētu būt, ka tur tāds, tur nomainās bišķiņ laiks, kādām riepām labāk braukt un tik daudz tērē enerģijas tam. Un tad ir biežākās lietas arī, es domāju, ka ir 100% tas ir uzturs, ko daudzi pirms jau iepriekšējā dienā pieļauj jau tajā sacensību rītā un arī sacensību laikā.
Tas ir, kad pa maz uzņem vienkārši ohidrātus. Nu, tas ir viens. Nu, es domāju, vēl joprojām liela daļa ar kaut ko eksperimentē un domā, ka viņam nevajag tur kaut kādas želejas izmantot vai kaut ko tādu. Es jau tur izbraukšu. Un tad tur ir beigās jau krampji un tā kā domā, es tur, nu, tā kā tā sliktā sajūta bieži vien ir tā, ka viņš vienkārši par maz enerģijas uzņem un zūd darba spējas. Un, jā, tad pa velo es pateicu, uzturs. Un tad ir, kas vēl varētu būt, kad varbūt nemāk vienkārši tā kā, nu, tā teikt, peisot žargonā. Nu, tā kā kaut kur saraustīti brauc, kaut kur tur lieki tērē enerģiju. Nu, tas jau ir, nu, tā kā viegli to pateikt ir, bet tas ir jāiemācās. Nu, tādi amatiera kļūdas, ka tur, nu, jā, tā varētu, jā, tās ir 3 lietas. Bet noteikti ir, es pēc tam padomātu vēl pusstundas, noteikti vēl izdomātu. Labi. Jautājums arī no skatītāja pavisam vienkārši. Cik svarīgi ir Z2 treniņi vai zonas 2 treniņi, kas ir šīs aerobās slodzes treniņi? Un cik pats tos piekop un cik ilgi vienā treniņā jau ieskicēji, bet vēlreiz precizējot? Cik es pats piekopu? Jā. Otro zonu? Nu, tur 2 daļas tam jautājumam. Cik svarīgi ir un cik pats tos piekop? Nu, tie treniņi tur jau, ja mēs skatāmies no visiem, kā visi trenējās, nu, ir, protams, ka otrā zona jau dominē. Tā intervāla zona ir ļoti maza un daudzi jau ir vienkārši tas, ka brauc amatieri īstenībā tāda kļūda, ka viņi īsti nebrauc ne īsti intervāls, ne otro zonu. Viņi brauc kaut kur pa vidu, viņi noēd savu glikogēnu vienkārši tajos treniņos. Un tad viņi, sagurst kaut kad uz kādām sezonas beigām, jo nav tā, teiksim, netrenējies tā polarizēta, ka tu brauc vai nu mierīgi, vai nu tad, kad vajag, tad tu arī iecērt. Nu, tā. Un cik tu pats tur balansē, cik tev ir treniņi tajā plānā nedēļā, kad ir sezona, ir tās Z2 vai aerobās slodzes garāki treniņi, un cik ir tādi intervāli saraustītāki? Es domāju, ka man tāds kārtīgs intervāla treniņš tikai ir vienreiz nedēļā sezonas laikā. Tas arī viss kaut kādā, teiksim, nedēļas vidū, trešdienā, ceturtdienā atkarīgs, kurā dienā ir sacensības, sestdienā vai svētdienā, lai tu dabūtu drusciņ tādu kā super kompensāciju, tā teikt, bet nav. Pārējais viss ir principā otrā zonā, jā, tu brauc. Jā, tā arī ir. Daudz mums skatītāji jautājumu, bet mēģināsim ātri vēl paiet cauri. Kurš, tavuprāt, ir perspektīvākais jaunais braucējs? Domāju, tieši MTB izbraukšanā vai vispār Latvijā? Neierobežoja skatītāji. Jā, perspektīvākais. Nu, ja mēs runājam, tur jau... Droši vien, ka Latvijā droši vien tāds būtu jautājums. Jaunākais braucējs līdz kaut kādiem spēļu 18 gadiem, tas ir domāts. Visperspektīvākais braucējs. Tavās acīs. Nu, es nezinu par visiem. Es neesmu braucis ar tiem, kas ir šobrīd šosejā ļoti labi. Bet tur jau var redzēt, ka viņi ir labi. Pēc rezultātiem es domāju, tad kas mums ir Ķūmīns, Jākopsons. Tur jau ir rezultāti Alvis 3. Viņi būtu interesanti, jo patiesībā viens no tādiem mērķiem. Tā kā viņi šogad visi brauks, nākošais gadu visi brauks šosei, un tad arī varēs samērīt. Bet es domāju, ka tie 3 līdz tādiem noteikti 18 gadi varētu būt top tādā līmenī. Es ceru, ka es kādu neaizmirsu vēl. No meitenēm tur jau ir arī, man liekas, arī meitenes Kate. Skuiņa, jā, bet tādiem pušiem. Bet tā ir pārliecinoši. Man liekas, ka labākā no jaunietēm. Kur trasa Latvijā vislabāk patīk? Tā viss Talsi. Talsi, jā. Ja nav dubļi. Jā, ja nav dubļi, tad Talsi. Kas ir reti. Tas ir pēdējos gados. Un kur nepatīk tieši varbūt trase, vai visas, kurās ir dubļi? Patiesībā visās, kurās ir dubļi, jo man nepadodas trases, kur ir dubļi. Nevis tāpēc, ka es tur kaut kā tehniski nevaru izbraukt. Es vienkārši manas stiprās puses vairs nav tajā brīdī. Mans jautājums, cik reizes šajā sezonā vai vidēji sezonā tev sanāk nolikt uz mutes? Uz mutes. Īstenībā šogad, ja tā padomā, vienreiz Tomas MTB maratonā vienīgais kritiens uzsita pār klani pa celmu neredzam. Tādu, kur nevar redzēt. Un katapultējos, jā. Tā kā tas ir tā, bet padomāsim vēl kaut kur. Kritieni sacensībās nav bijuši, ne? Veiksmīga sezona. Pēdējais jautājums, ar kuru mēs noslēgsim. Inventāram ir nozīme vai nav nozīme riteņbraukšanā? Par biatlonu mēs sapratām. Tehnisks sporta veids. Protams, ka ir nozīme inventāram, bet tas ir, piemēram, ja man iedotu, ir top ritens, vai, piemēram, mēs paskatāmies 2 klases zemāku riteni tur ar kaut kādu to, kas tur skaitās, teiksim, tur
GX vai kas tur vai XT. Nu, es domāju, ka man rezultāts Latvijā būtiski nemainītos, bet ja es aizbraucu uz pasaules čempionātu, tad gan ir liela nozīme. Jo tur jau ir nianses, tur ir katrs kilograms, vai kā tev slēdzās, vai tur kaut kas ķerās, amortizācija, kā ir noregulēta. Tur jau ir nianses, tad ir liela nozīme, protams. Nu, labi, pats pēdējais noslēdzošais tavs veltījums visai Latvijas amatieru sporta saimē. Novēlējums domāt tā kā jaunajā gadā? Nē, nu var arī jaunajā. Starp citu, mums iznāks tieši epizode pirms Ziemassvētkiem. Mēs gribam izlaist un novēlējums jaunajā gadā. Jā. Nē, ja mēs tādā sporta kontekstā skatāmies, tad paņemiet no tās mūsu sarunas to, ka primāri domājat par veselību. Startējiet, protams, sacensībās, bet galvenais sagatavot esat, lai nav kaut kādas, lai jūs varat izbaudīt tās sacensības. Piemēram, tā kā es izbaudīju Āfrikā, ja es biju sagatavojies. Tu to sauc par elli, bet es reāli izbaudīju. Tāpēc, ka ir svarīgi sagatavoties. Un tad tā kaut kā tāds īsais. Jā. Nu, labi, mums ir mazā tev dāvana arī no mūsu draugiem, lai ir ko padzerties, varbūt braucot mājās. Šito mēs varam izgriezt, ja sievai nedosi, bet jā, liels paldies jums. Jā, forša ideja par podkastiem. Oskars Mužnieks šodien kopā ar mums 3. epizode. Pirms Ziemassvētkiem īsi iznāks, lai visiem mierīgs Ziemassvētku laiks. Nākamās epizodes mums iznāks jaunajā jau gadā. Ceru, ka patika. Tiekamies nākamajās. Čau! Čau!